Nu, sveikas, mīļās! Man prieks jūs visus redzēt. Tā, es stāvēšu kaut kur šeit, lai man visus var redzēt un lai ekrānu var redzēt. Nu, ko, šodien es jums, protams, ka stāstīšu par jauno kursu, bet es jums stāstīšu arī par rozā kvarcu, jeb rožu kvarcu. Biju nesen Evertos stāstīt tur par ametistu. Par rozā kvarcu būs ierakstīta vēl papildus tāda no manis online formāta lekcija, bet tur būs drusciņi īsāk un tur būs nevarēs pačamdīt un tā tālāk, tāpēc klātienē vienmēr ir daudz labāk. Nu ko, vispirms es gribu pastāstīt par sevi, tiem, kas mani vēl nezina. Daži jau zina, bet tiem, kas nezina, ja? Es pati izveidoju šo sistēmu, metamineraloģiju, jo es izgāju visdažādākus kursus un litoterapijas un litoezotēriku un hemoastroloģiju. Un neviena no tām sistēmām nedeva man tādu īstu atbildi uz visiem maniem jautājumiem. Tāpēc es sāku pētīt mineraloģiju kā zinātni un tādā veidā radās tāda sistēma, kur es mūsdienīgi apvienoju gan mineraloģiju, gan ģeoloģiju, gan psiholoģiju, gan coachingu, gan arī metafiziku. Un es saucu to par metafiziku, nevis par ezotēriku, jo tas ir bišķi, vārds ezotērika mūsdienās ir drusciņ, ļoti paviršs jau tāds. Es izmantoju dziļākas zināšanas un metafiziku kā ezotēriku, kā filozofiju, kā visuma likumu saprašanu. Un caur to arī mēs izprotam akmeņus. Un pēc tam caur akmeņu īpašībām mēs izprotam sevi. Akmeņi padarīja, sākot nodarboties ar akmeņiem un pētīt sevi caur akmeņiem, man dzīve palika laimīgāka. Un es esmu priecīga arī dot un dalīties un dot jums savas zināšanas. Ir vairākas pašizziņas sistēmas. Ir tarokārtes, rūnas, astroloģija, numeroloģija, ēteriskās eļļiņas, un katra sistēma ļauj sevi saprast labāk. Akmeņi tā ir arī pašizziņas un pašattīstības sistēma. Un es nekad jums neteikšu, ka tikai akmeņi un vairs neko. Mana sistēma ir vispareizākā un vairs nekur negriežties. Nekādā gadījumā. Ziniet, tā prizmiņa man būs vēlāk, labi. Jebkuru sistēmu, kad jūs pētat un sevi pētat caur to sistēmu, jums pēc tam veidojās tāds 3D viedoklis par jums pašiem. Jūs paskatāties caur astroloģiju, kaut kas viens. Paskaties caur numeroloģiju, it kā pavisam citu jums pastāstīja, bet arī par jums. Un tad, piemēram, human design jums kaut ko pasaka. Jā, tas ir par mani, bet astroloģija par to man neteica. Un tā tālāk. Un tad katra sistēma, katra pašizziņas sistēma, viņa stāsta par kaut ko savu. Un tā ir jebkura no viņām ir daļiņa no jums. Un jo vairāk, caur vairākām sistēmām jūs sevi izlaižat, jo plašāk ir jūsu saprašana par sevi un vieglāk ir attīstīties attiecīgi. Tātad akmeņi ir kārtējā pašattīstības sistēma. Es nenoliedzu litoterapiju. Es jums pastāstīšu šodien savu viedokli par litoterapiju, bet es viņu nenoliedzu ne litoterapiju, ne litoezotēriku, ne jebkādas sistēmas, kas pastāv. Par hemoastroloģiju, ja kāds Tito Masija grāmatu hemoastroloģiju ir lasījis vai redzējis varbūt kaut vai veikalā. Par to man ir, ar to es vispār sāku, jo es mācījos astroloģijas skolā un sāku pētīt akmeņus. Un man bija ļoti interesanti, kādā veidā astroloģiski akmeņus piemeklēt cilvēkiem. Un es sāku ar Tito Masija grāmatu hemoastroloģija. Es sapratu tajā momentā, kad visa informācija tika ņemta no ļoti senām grāmatām. Pusi no akmeņiem toreiz vispār nebija vēl zināmi. Un daži no tiem akmeņiem, ko viņš izmanto, kā 3 dažādus akmeņus, bet īstenībā tas ir viens un tas pats, tikai bišķiņi dažādos toņos viņš ir. Jā? Piemēram, tur karneols, sārts un cerdolīgs. Ja? Viņam ir tie 3 dažādi akmeņi, īstenībā tas ir viens un tas pats akmenis, tikai viens gaišāks, otrs tumšāks un tā tālāk. Tāpēc es atnācu pie tādas savas sistēmas. Un
Senie lapidāriji, ja mēs skatāmies, vairākums informācijas internetā, ko mēs redzam, ir ņemta, varbūt puse, ir ņemta no seniem lapidārijiem. Tās grāmatas, kuras ir rakstītas simtiem un pat tūkstošiem gadu atpakaļ, un visa tā informācija bija domāta, un tās nozīmes akmeņu bija domātas to laiku cilvēkiem. Tātad pilnīgi cita mentalitāte, pilnīgi citas vērtības, dzīve vispār pavisam cita. Un ļoti bieži tās īpašības viņas uz mūsu laikos nav aktuālas, un viņas nedarbojās, un viņām nav tā vērtība vairs. Vēl tas, ko es jau minēju, tajos laikos nebija nekādas ekspertīzes un nemācēja atšķirt korundu, piemēram, no spineļa. Ja? Un likās, ka tas ir viens un tas pats akmens, kaut vai nozīmes pilnīgi atšķirīgas un kristāliskā struktūra atšķirīga, ķīmiskā formula ir atšķirīga. Tālāk nebija čau, mīļā, nāc iekšā. Čau, nāc. Un nebija ekspertīzes, nemācēja atšķirt, un nebija arī atklāti vairāki akmeņi, kas tika atklāti pagājušajā gadsimtā un arī šajā gadsimtā mūsdienās, jo vairāk un vairāk tiek atklāts jauni minerāli un paveidi un tā tālāk. Un ko tad darīt? Var pameditēt, bet ja mēs meditējam ar akmeni, es paņemu akmeni, es tagad ar viņu meditēju, un man kaut kas tur atnāca, un es tagad paņemu internetā un uzrakstu. Šis akmenis, viņam nozīme ir tāda un tāda. Tas, ko es ieraudzīju meditācijā, bet tas bija man, nevis kādam citam. Un es taisīju vairākas tādas nosacīt melnās meditācijas, kur cilvēki aizver acis, viņi nezina, ko es viņiem došu, un es visiem iedodu vienu un to pašu akmentiņu no vienas un tās pašas atradnes, un visi tagad viņi nezina, ko viņi tur rokās, viņi visi tagad meditē. Ja? Man liekas, es arī jums taisīju. Ja? Un tad, labi, pameditē, tagad visi atver acis, akmeni neskatās, un tagad, stāstiet, kas jums tur bija. Un tas stāsta. Tad viens saka, melns kaut kas smags, otrs saka, nē, kaut kas gaišs un viegls. Trešais saka, ļoti krāsains, jautrs. Ceturtais saka, oi, man depresija sākās jau no šitā. Izrādās tur citrīns, piemēram, ja? Vai es neatceros, ko es jums tur devu, es dažādas reizes dažādas devu. Un katram cilvēkam ir savas tās sajūtas. Katrs akmens ar katru cilvēku iedarbosies pa savam. Un to es vēl pastāstīšu. Tātad meditācijās nesanāk tādā veidā dabūt to īpašību. Tālāk ir 50% laikam internetā akmeņu apraksti ir komercija. Jaukie ķīnieši AliExpressā tirgo akmentiņus, lai nopērk foršāk un ātrāk, uzraksta kaut kādus smukus vārdus, ka viņš tur atvers jums visas čakras un viss jums notiks. Un tad meitenes pērk lodītes no Ķīniem, no AliExpressa, copy-paste paņem to nozīmi, ieliek savos aprakstiņos, un tā tas pa ķēdīti aiziet pa pasauli, un var ļoti labi redzēt dažreiz AliExpress aprakstiņus smuki kaut kādās mājaslapās pie rotiņām klāt un tā tālāk. Cilvēki neiedomājās, es taču internetā izlasīju. Tas taču bija internetā rakstīts, uz žoga arī daudz kas rakstīts, kā es vienmēr saku, bet tur malciņā iz žoga. Tāpēc komerciālos viņiem vajag notirkot. Tālu mēs neiesim, paņemsim maģisko merlinītu vai mistiskais merlinīts, viņš jāsaucās. Diezgan prasts iezis, kuru tumšs, drūms, nevienam īsti tā nepiesaistošs. Ir cilvēki, kam patīk, protams, bet tā, populārs viņš baigi nebūs. Bet ja mēs viņu nosauksim mistiskais merlinīts un pateiksim, ka viņš tur domāts visiem magiem, izpildīs visas jūsu vēlmes un vēl tur kaut ko izdarīs, tad viss uzreiz pirks. Un tā pa lielām naudām mistiskais merlinīts tika iztirgots, bet īstenībā tas ir Indigo Gabro iezīts. Vēl ir tāda lieta kā placebo. Kad jūs izlasat internetā no AliExpress nozīmi, ir cilvēki, kas tam notic, un viņiem tas nostrādā. Un dažreiz cilvēki pat brīnumainā kārtā sevi dziedina tādā veidā, ļoti stipri tam noticot. Un tam ir
starp citu, ļoti laba ietekme uz mums, kad mēs ticam visam tam, ko mēs mācamies, ko mēs darām. Ja mēs ticam, mums tas notiek un mums ātrāk sanāk tā adaptācija. Tātad placebo var nostrādāt. Pat ja pateiks, kad daži cilvēki domā, ka var paņemt sērdolika gabaliņu, ielikt sev kabatā un no rīta vēzis pazudīs. Ja? Vai nu domā, ka tūlīt es ielikšu tur kaut kādu naudas apirītiņu gabaliņu sev uz galda, apsēdīšos uz dīvānu un rīt man atnesīs čemodānu ar miljonu, pieklāvēs pie durvīm un dos rokās. Tā tas viss nenotiek. Tā ir komercija. Tālāk, tāpēc es vērsos pie zinātnes, es iedziļinājos mineraloģijā. Vēl viens iemesls, kāpēc es vērsos pie zinātnes, man ļoti gribējās saprast un atšķirt viltojumus, jo, kad es sāku taisīt pirmās rotiņas, ienācu veikalā, nopirku visu un izrādījās, ka tā visa rotiņa, ko es uztaisīju, visi bija viltojumi. Visi akmentiņi tur bija viltojumi. Un es nevarēju saprast, kā viņi ir tiesīgi pārdot veikalā, bet, diemžēl, mums likumdošana neko nevar palīdzēt šajā jautājumā. Likumdošana vienīgais ir par dārgakmeņiem, par tiem caurspīdīgiem, tiem foršiem. Nu, tur var vēl, ja ir certifikāts uz rokām un viņš saka, ka tas ir tas, bet tur nebija tas, nu tad jūs varat kaut kādu pretenziju vērsties, bet tā principā nē. Un es gribēju mācīt atšķirt tos akmeņus. Šajā kursā jums arī būs par katru akmentiņu būs atsevišķi pat 1, 2, tur kā kuram akmenim, slaidi par viltojumu atpazīšanu. Un es stāstīšu, rādīšu, kā izskatās viltojumi un stāstīšu arī, kā viņus var atpazīt par katru akmentiņu. Un tālāk man bija interesanti, no kurienes tad ņemās tās īpašības, kādā veidā, kāpēc vienā lapā kaut kur internetā rakstīts kaut kas tāds par šo akmeni, citā lapā kaut kas pilnīgi pretējs, un es nevarēju saprast, no kurienes tad. Un, kad es sāku mācīties mineraloģiju, tad man sāka kristalizēties visa tā saprašana, ka īstenībā visas tās īpašības nāk no dabīgām īpašībām akmeņu. No krāsas, kuru mēs interpretējām caur psiholoģiju, jo mēs visi, es ceru, ka jūs visi zinat, ka psiholoģiski jebkura krāsa uz mums kaut kā iedarbojās. Protams, ka uz katru cilvēku ir kaut kas kopējs, jā, bet uz katru cilvēku vienalga bišķiņa atšķirīgāk. Cietība, blīvums, ķīmiskā formula ļoti interesanti izpaužās, jo mēs bieži izvēlamies akmeņus, kuru ķīmiskie elementi ir vajadzīgi mūsu ķermenim. To arī var pavērot dažreiz. Un kristāliskā struktūra viennozīmīgi. Cilvēki jūt to kristālisko struktūru, vai kāds jūt, kāds redz, kāds kaut ko, bet vienalga neapzināti mēs izvēlamies kristālisko struktūru, kuru mēs pat neredzam. Mēs viņu vienkārši kaut kādā veidā, katrs pa savam sajūtam. Un tas viss, ja mēs visus tās īpašības apkopojam kaut kā vienā, tad sanāk tas arhetips, sanāk tas raksturs, tā personība. Un katrs minerāls ir tā personība. Vienīgā tā problēma, kad, kā internetā rakstīts, šis akmens visiem tur nes to un to. Un tad visi domā, tūlīt es paņemšu un tūlīt man tas viss būs. Bet tā nav. Tas ir tāpat, ja jūs mācījāties kādreiz tur numeroloģija, astroloģija vai taro kārtis, ja, tā viena un tā paša, piemēram, taro kārts vai viena un tā pati planēta, ar katru cilvēku iedarbojās pa savam. Tas ir tāpat kā, piemēram, es ar Kristīnu runāju kaut kā tur pa savam, bet ar jums es runāšu jau pavisam citādāk. Ja? Ar Elīnu es arī citādāk jau runāšu. Ar savu vīru es vēl kaut kā citādāk runāšu. Un kā tad to visu saprast? Bet ir raksturs. Un ja mēs saprotam to raksturu, šīs personības raksturu, šī akmentiņa raksturu, mēs tālāk varam saprast, kā viņš varētu iedarboties ar mani vai ar tevi vai vēl ar kādu. Sapratama tā doma? Ja? Labi, lieliski. Tā, un, protams, ka visas zinātniskās īpašības, viņas nāk no dabas. Akmeņi ir dzīvi, viņi aug, viņi vairojās,
Viņiem ir sava tā dvēsele, bet pilnīgi viņa dzīve, viņu tā dvēsele, viņa būtība iekšējā pilnīgi atšķirās no mūsējās. Tas ir, protams, ka šeit bildēs jūs varat redzēt tādus, cilvēcīgus tēlus, bet īstenībā es nevaru to kaut kā vizuāli parādīt. Pat. Tā ir pilnīgi cita būtne. Varbūt jūs zinat, ka mēdz būt tādas baktērijas, kas dzīvo dažas sekundes vai minūtes. Mēs priekš akmeņiem esam apmēram tā. Jo mēs tās baktērijas, ne mēs viņas redzam, ne mēs zinām vispār, ka viņas ir. Vairākums no mums pat nezin, ka tādas ir. Un tāpēc priekš akmeņiem mēs arī esam, kaut kas tur kaut ko tur ātri piedzimst, ātri nomirst un dod tikai vielu, ķīmiskos elementus dod, lai akmeņi varētu veidoties. Ja? Viņi mums neko nav parādā. Viņi nav, kā ir teiks, akmens mani iemācīs. Tūlīt viņš man kā skolotājs nāks un teikt, dari to vai nedari to, vai tūlīt man akmens atrisinās tādu un tādu problēmu. Nē, tā tas nenotiek. Ar akmeņiem notiek tā, ka viņiem ir tas lauks, viņiem ir tās īpašības, un ja mēs atrodamies tajā laukā, mēs varam iemācīties no viņiem tās īpašības, bet tikai, ja mēs paši to gribam. Ja jūs, piemēram, tiekat pie kaut kāda mācītāja, un jūs gribat no viņa kaut ko iemācīties, vienkārši, ka jūs sēdēsiet vienā telpā ar viņu un klusēsiet, es šaubos, ka jūs kaut ko daudz iemācīsieties. Ar laiku, ar 10 gadus, varbūt, ja jūs nosēdēsiet, kaut kas varbūt jums atnāks, ja pilnīgākajā klusumā. Bet, ja jūs gribat iemācīties, tad jūs vērojat, ko viņš dara. Jūs kopējat viņa darbības, jūs mācaties, kā to darīt. Uzdodat viņam kaut kādus jautājumus, jūs pētat, kā tas mācītājs, ko viņš dara, kā viņš dara un kā es varu iemācīties visas tās. Un protams, praktizēšana. Bez prakses nekas nenotiek. Ar akmeņiem mums notiek tas pats. Mēs pētam akmeņu īpašības, mēs viņus testējam uz sevis un praktizējam. Un tādā veidā mēs mācāmies. Tā ir pašizziņas sistēma. Un viņi, es vienmēr saku, tagad es jau saku, ka viņi mūs var ietekmēt, bet viņi mūsu vietā neko nedarīs. Un viņi neko mūs nemācīs, ja, piespiedu kārtā. Bet mēs varam no viņiem iemācīties, ja mēs to vēlamies. Jā, to es jau daudz maz pateicu, ko es izmantoju. Mineraloģija ir zinātne par minerāliem, ģeoloģija ir zinātne par zemes garozu un par iežiem un par tādām lietām. Tad es izmantoju psiholoģiju vairākās īpašībās. Un es izmantoju coachinga paņēmienus. Meitenes dažas jau zina manus jautājumus. Es uzdodu daudz jautājumus un, lai katru īpašību attīstītu, mums vajag dažreiz uzdot sev pašattīstības jautājumus, un man tādi ir daudz priekš jums. Un, protams, ka metafiziku, par kuru es jums arī teicu, ka es izmantoju tādas dziļākas zināšanas par visuma likumiem, kuras es izmantoju savā sistēmā. Un caur akmeņiem mēs varam izprast dzīves pasaules visuma likumus arī un savu lomu, savu vietu tajā. Tā, to es pateicu. Minerāls kā arhetips, kā personība, kā dvēseles spogulis. Un mēs atspoguļojam, un viss īstenībā pasaulē ir atspulgs viens otra un tā tālāk. To, ko mēs translējam pasaulē, to mēs arī saņemam atpakaļ. Tas, kādi mēs paši esam, tāda ir mūsu apkārtējā vide. Tāpēc, pētot akmeņus, mēs arī mācāmies dažādas īpašības un mācāmies, kā mēs varam sevi pasniegt. Kādi ir tie akmeņi, kā viņi sevi pasniedz un kādā veidā mēs no viņiem mācāmies tās īpašības. Mēs mācāmies tās īpašības, mēs translējam tās īpašības pasaulē, un ta pasaule, gribot vai negribot, tas ir viens no visuma likumiem, atgriež mums atpakaļ visu to, ko mēs devām tur. Un tā mēs no viņiem mācāmies.
Bet jāatcerās, ka katrs minerāls ir arhetips. To es vēl vēlāk bišķiņ pateikšu. Kādas īpašības izskata metamineraloģija? Kādas dabiskās īpašības? Krāsa, gan vizuālā krāsa, to, ko mēs redzam, gan arī minerālā iekrāsošanas veids dabā, kādā veidā krāsu dabū minerāls. Dažreiz ļoti interesanti sanāk, liekas, viņš tur tādā krāsā, bet kad parok dziļāk, kādā veidā tā krāsa tur radās, tad dažiem ir vienkārši, dažiem ir ļoti sarežģīti. Kristāliskā struktūra, tā ir ļoti viena dziļa tēma, bet šajā kursā es jums došu arī, izejot no kristāliskās struktūras, kā piemeklēt var sev un saviem tuviniekiem vai klientiem, kā var piemeklēt tieši caur kristālisko struktūru akmentiņus. Tālāk mēs skatāmies formu gan dabīgo, gan to formu, kurā apstrādā cilvēks. Mēs skatāmies dažādas mehāniskās īpašības, cietību, blīvumu un tur vēl daudz ko. Ķīmisko sastāvu, protams, kad skatāmies izcelsmi, kā tie veidojās dabā, tam ir ļoti liela nozīme, un arī skatāmies atradnes, jo viens un tas pats minerāls dzimis vienā valstī būs ļoti atšķirīgs pēc sava rakstura no tā, kurš dzimis ir citā valstī, jo akmeņi sevi ieraksta, tas zinātniski ir pierādīts, kristāliskā struktūra, ne akmeņi, bet minerāli sevi ieraksta. Tas ir jau pierādīts, kad kristāliskā struktūra ieraksta un, piemēram, ja mēs paņemam ametistu, piemēram, no Ungārijas un ametistu no Brazīlijas. Pilnīgi dažādas valstis, dažāda kultūra un dažādi notikumi šajā zemē. Un visi tie notikumi, visa tā cilvēku, dzīvojošo cilvēku tajā teritorijā mentalitāte ir ierakstīta tajos akmeņos. Attiecīgi mēs, kad ņemam rokās Brazīlijas akmeņus vai Madagaskaras akmeņus, mums gribās uzreiz tur, dejot, priecāties, jo viņi visi ir lieli, koši, tādi smuki. Un piemēram, Vācijā minerāli ir ļoti smalki, ļoti tādi precīzi, kā jau visi vācieši. Ja mēs tā lielos vilcienos skatāmies, protams, bez detaļām stiprām. Tad tos izskata metamineraloģija. Un par bišķiņu par arhetipu. Katrs minerāls ir jāsaprot, ka katrs minerāls ir tas arhetips, ir tas raksturs, ir tā personība. Un viņš nekomunicēs ar katru no jums vienādi. Pat tā pareizāk būs teikt, ka katra no jums neuztvers viņu vienādi. Ja? Kādam no jums pilnīgi normāli tāda meitene, un ar viņu būs tā viegli komunicēt, kādu paskatīsies, es ar tādu vispār runāt negribu, ja? Vai no otrādi. Ja? Kāds gribēs pie omītes opā, kāds gribēs, es iešu biznesu taisīt, un kāda gribēs sapazīties ar tādu jaunu, skaistu biznesmeni, kāds vīrietis teiks, kaut kā, mums būs biznesa attiecības, nevis tādas attiecības, kā jūs te domājat. Un tā tālāk. Tātad katrs minerāls, katrs akmenis, es pat teikšu, pat katrs eksemplārs ir personība. Dažreiz ir viens un tas pats minerāls, bet mēdz būt nianses, kaut kādi iekļāvumi, forma un tā tālāk, un tas arhetips jau bišķiņ mainās. Ir skaidrs par to, ja? Ja ir kaut kādi jautājumi, varat uzdot. Es mācu redzēt un saprast akmeņos, redzēt un saprast viņus, nevis iemācīt, iezubrīt tās īpašības kaut kādas. Ja? Tās rozā kvarts ir par mīlestību, to obligāti es tūlīt iezubrīšu sev, ierakstīšu sev galvā. Nē, es mācu saprast, kāpēc. Mans vissvarīgākais, visgalvenākais mans jautājums, jūs to atceraties labi, es domāju, kāpēc? Un līdz pēdējiem ir jājautā, kāpēc, un tad jūs ieraksieties līdz pašam dziļumam. Ļoti svarīgi saprast to dziļo jēgu akmeņu un to iepazīties ar reālo iedarbību un arī, protams, ka pielietot tās zināšanas dzīvē. Jo, ja mēs vienkārši izejam kursiņus un iemācamies kaut ko un tālāk mēs to nelietojam,
Pirmais moments, priekš kam tērēt naudu. Otrais moments, pēc jau mēneša vai 2 vai pusgada nekas tajā galvā nepaliks. Ja? Mums visu laiku ir jāpraktizējās. Daudz maz par šo es jums jau stāstīju. Ja? Viena no mīļākām manām bildītēm ir šī. Un tāpēc es saku, nevajag uzskatīt, ka mana sistēma ir tā vienīgā pareizā un vienīgā labā. Es jums iesaku mācīties dažas sistēmas, tad jūs varēsiet redzēt to kopējo. Ja? Kaut ko es jums atklāšu. Es jūs, piemēram, nodarbībās nemācu sajust enerģijas. Ja? Man bišķiņ citādāk pieeja. Ja jūs sajūtat, ļoti labi, mēs par to arī varam izrunāt, bet es jūs mācu no zinātniskās puses redzēt, saprast, atpazīt psiholoģiju, caur psiholoģiju saprast, kā tas iedarbojās, un arī, protams, ka kristāliskā struktūra tur arī ļoti daudz zināšanas dod. Es jums dodu arī tos visuma likumus, kā viņi izpaužās caur akmeņiem. Bet es jūs nemācīšu, kā ārstēties ar akmeņiem, kā, piemēram, to dara litoterapija. Kaut vai litoterapija, kuram litoterapeitam ir medicīniskā izglītība. Es zinu vairākus litoterapeitus šeit Latvijā, kuri viltojumus dod kā dabīgus akmeņus. Cilvēkam nav ne mineraloģiskās izglītības, ne medicīniskās izglītības, un viņš cenšas ārstēt ar akmeņiem. Ir akmeņi, kuri ir indīgi un nāvējoši. Piemēram, es nekad nepārstāšu teikt par bumblebee, ja, kamene. Viņu sauc par bumblebee jasper. Bet viņai nav nekāda sakara ar jasperu, tas ir arsēns. Ja? Un arsēns ir ļoti, ļoti indīgs. Un ja mēs kā ar jašmiņu tūlīt sāksim taisīt eliksīrus ar to kameni, nu tad būs jautri. Tā kā to visu ļoti vajag zināt, bet jūs varat mācīties arī citas sistēmas. Tur būs kaut kādas papildus zināšanas, kaut kāds papildus redzējums, kaut kāda papildus tā šķeltne. Bet caur metamineraloģiju jūs mācāties arī plašāk skatīties uz pasauli, plašāk redzēt situācijas, pavērt to redzējumu no tāda uz tādu. Ja? Bija tā? Ir tā? Super, paldies! Meitenes vienkārši gāja man no minerāla alķīmija, to lielo kursu, jā, un ļoti patīkami bija. Jā, un es mācu, izejot no tā, ka, piemēram, minerāla alķīmijā mēs mācāmies katru īpašību atsevišķi, un tad mēs mācāmies to visu apkopot un apvienot. Ja? Elīna redzēja, kā es to daru arī telegramā, ja? Kā es paņemu pastāstu par katru īpašību atsevišķi, un tad es viņu apvienoju, un kā tas viss no kurienes rodās tā katra akmentiņa īpašības. Nu, kā, piemēram, par topāzu es stāstīju, ja? Un tas ļauj saprast, tas atklāja jūsu to radošumu un ļauj saprast tās likuma sakarības, tās cēloņa sakarības, no kurienes kas rodās. Un tad jūs automātā neapzināti pārējās sfērās savā dzīvē sākat, gribot, negribēt, meklēt tās likuma sakarības, jo jūs vienkārši iegūstat tās iemaņas visu laiku meklēt un atklāt kaut ko jaunu un neticēt vārdiem, bet pārbaudīt un pārbaudīt. Jo par tiem pašiem akmeņiem, ja, kad mēs skatāmies par viltojumiem, mēs nevaram uzticēties tam, kas ir internetā. Nu, nekā mēs nevaram. Mums jāmācās redzēt, jāmācās atšķirt un jāmācās nesāt uz proves biroju arī dažus akmeņus, ja mēs gribam zināt, ko mēs turam rokās. Jo īpašības, par kurām mēs mācāmies, viņas piemērotas tam, par ko iet runa, bet ja jūs rokās turat viltojumu, tad tas ir jau pavisam kaut kas cits. Vēl es daudz runāju, varbūt jūs kaut kur redzējāt jau vai dzirdējāt, es daudz runāju par dievišķo dzirksteli un par tās atklāšanu. Katrā no mums ir tā uguntiņa, tā dievišķā dzirkstelīte, kad gribās visu darīt, kad ir motivācija uz visu dzīves prieks, gribās dzīvēt un mīlēt, un tu mīli šo pasauli, tu gribi padarīt šo pasauli laimīgu un mīlestības pilnu, un lai viss ir jauki. Tā ir tā sajūta. Un
pētot visuma likmeņus caur akmeņiem, mēs atklājam. Ne uzreiz, tas nenotiek vienā dienā, bet mēs ar laiku atklājam to dievišķo dzirkstelīti un atklājam to mīlestību sevī un saprašanu, kā viss pasaulē strādā. Visus tos karmas likumus, karmu katrs arī šajā dzīvē ļoti labi dabū. Un tāpēc to, ko mēs translējam, to mēs saņemam atpakaļ. Tā kā iededzinam. Tātad, tas, ko es jau visu pastāstīju, man ir tas lielais kurs minerāla alķīmija, par kuru jums ir 2. lapusītē arī informācija tajās lapiņās. Tas sāksies nākamajā gadā, un tur es stāstu atsevišķi par katru īpašību, un tad mēs to radoši apvienojam. Un tur būs daudz prakses arī, un kā piemeklēt akmeņus caur dažādām īpašībām. Šajā kursā es došu tikai kā piemeklēt caur kristālisko struktūru, bet tur būs vairāki piegājieni un kā to visu apvienot. Bet šoreiz mums būs kurs 52 akmeņi, ar kuriem sākt, un šeit būs vairāk jau tāds gatavais variants. Piemēram, ja jūs veidojat rotiņas, tad jums nevajadzēs pašiem kaut kā tur domāt caur īpašībām, ko tad tas viss nozīmē. Jums jau būs gatavs. Rozā kvarts ir tas un tas, ametists tur ir tas un tas, prenīts ir tas un tas. Un, 52 plus vēl 5 bonusā būs. Jo katra bezmaksas nodarbība, kuru es vadīšu, ir par kaut kādu atsevišķu akmeni, un tad tie vēl būs kā papildus bonusā šim kursam. Tad kopā būs 57 akmeņi, un tā būs kursa beigās jums būs tāda kā maza enciklopēdija ar akmeņu gatavām jau īpašībām, kuras jums pašiem nevajadzēs veidot kā tajā lielajā kursā, bet te jau būs gatavs un jūs varēsiet uzreiz pielietot, uzreiz izmantot. Pašā sākumā es jums pastāstīšu to sistēmu un kā izvēlēties par katru no tām singonijām es pastāstīšu un pašās beigās, kad mēs iziesim visus akmeņus, mums būs arī praktiskā Zoom nodarbība, kur mēs praktizēsimies, kā piemeklēt tos akmeņus, jau zinot visas īpašības, kā piemeklēsim praktiski caur šo sistēmu. Un tad pa vidu būs visi tie 52 akmeņi, un 5 no viņiem būs jau kā dāvana. Tā. Es stāstīšu par katru akmeni, kā to atpazīt, stāstīšu par viltojumiem, kā nenopirkt to viltojumu, kā atšķirt viņu no dabīgā, un stāstīšu par metamineraloģisko ietekmi. Būs daudz jūs tagad redzēsiet, online būs tāpat, tikai mana vēl te mazliņā būs rāmītī tāda seiņa, kuras visu tā darīšu, kā arī šodien. Un metamineraloģiskā ietekme un būs arī par katru minerālu, kurās dzīves sfērās viņu labi pielietot, vai kurās es neieteiktu viņu pielietot. Un būs arī par katru no viņiem meditācija. Būs, sākumā tas nebija domāts, bet pēc tam kaut kā man radās tāda ideja, ka es par katru no viņiem varētu arī uztaisīt tādu meditāciju. Izejot no tām metamineraloģiskām īpašībām, lai jūs varētu iejusties. Tā meditācija būs tā kā bišķiņa atsevišķi no lekcijas, un tad jūs varēsiet atsevišķi pameditēt, ja ir vēlme. Varbūt ir jautājumi par šo kursu, vai nu turpinam ar rozā kvarcu. Uztaisam laikam pāris minūtes pārtraukumu, ūdentiņu, kafiju, kāds varbūt grib, un tad turpināsim jau ar rozā kvarcu. Varbūt kādai no jums ir jautājumi par kursu vai par to, ko es tikko ļoti aktīvi stāstīju. Labi. Par kursu. Bet par pārējo? Nē, par pārējo jau pārsteigti. Jā, labi. Pagaidām vēl tas viss iesēdīsies galvā, ja? Un zemapziņā. Nu labi, ja nav jautājumu, tad tālāk mums būs rozā kvarts un var pagaidām varbūt dažas minūtes, kas uz toaleti, kas uz ūdentiņu paņemt vai kafiju uztaisīt. Es uzlikšu te uz pauzītes arī. Tālāk, rakstam tālāk. Tātad rozā kvarts vai rožu kvarts. Kādu jūs vairāk zinat to nosaukumu? Rozā vai rožu? Rožu
roža esot kukusi bišķiņa. Jā, rozā vai roža? Jums kas vairāk dzirdēts? Rozā, jā. Mēdz būt vēl rozā halcedons. Es valsts parādīšu jums šodien atšķirību. Parādīt, nelākam nesanāk, man nebūs neviens eksemplārs. Minerāls kvarts. Ametists, dūmakainais kvarts, hrizopras, serdoliks, vēl avanturīns, rozā kvarts, citrīns, tā hrizopras minēja, visi ahāti. Tas ir visi paveidi minerāla kvarts. Tie nav atsevišķi minerāli, tie ir paveidi nosaukumi. Un minerāls kvarts ir ļoti dažāds. Var taisīt cietais. Ļoti dažādas izpausmes ir minerālam kvarts. Un minerāls kvarts mēdz būt kā makrokristāliskais, diemžēl nepaņēma nevienu mikrokristālisko līdzi. Mikrokristāliskais, piemēram, ir serdoliks. Ja? Un makrokristāliskam kvarcam kristāli, viņš veido tādus smukus kristālus kā šis. Mikrokristāliskais kvarts aug burbulīšiem. Un tā makrokristāliskais kvarts, viņš aug tādiem kristāliem, jo viņš veidojās augstākās temperatūrās un arī augstākā spiedienā. Viņam ir ļoti daudz tas uguns klāt. Mikrokristāliskais kvarts, kā es minēju, tur serdoliks, hrizopras, vairākums no ahātiem, rozā halcedons, pelēkais parastais halcedons. Visi tie saucamie halcedoni, ja? Viņi aug burbulīšiem, viņi veidojās zemākās temperatūrās, un viņi vēl lielākā atšķirība, ka makrokvarcam iekšā struktūrā kristāliņš ir vertikāls, viņam tāda vīrišķā būtība. Un mikrokristāliskam kvarcam, halcedoniņam, es viņu saīsināti saucu par makro un mikrokvarcu. Un mikrokvarcam, halcedoniem visiem, viņiem tas kristāliņš ir guļošais, un tās enerģijas attiecīgi ir sievišķās. Tas raksturs ir pagulēt, atpūsties, makro ir vairāk skriet un kaut ko darīt. Mēdz būt vēl tāds iezis kvarcīts, kas neaug kristāliem, bet viņš ir vienkārši kā viena tāda viendabīga masa, bet kvarcīts arī ir makrokristāliskais. Viņš pie ļoti augstām temperatūrām veidojās, viņš ir makrokvarts. Un tas kvarcīts mums ir, piemēram, avanturīni, jā, ir kvarcīts, rozā kvarts ir kvarcīts, ir iezītis, jā. Bet tie, kas veidojās, bet es jums stāstīšu par rozā kvarcu arī tūlīt, ka pārsvarā tas ir tas iezis kvarcīts, bet ir arī gadījumi, kad viņš dažreiz aug kristāliem rozā kvarts, bet tas ir ļoti, ļoti reti un ļoti, ļoti dārgi. Tātad rozā kvarts mēdz būt dažāda izskata. Piemēram, tādā veidā ieži milzīgiem gabaliem, no viņiem taisa visu kaut kādas figūriņas, viņus tādā veidā galtē, no viņiem taisa tādas piramīdas un da jebko. Man šeit nav, starp citu, es paņēmu līdzi uz Rīgu vienu mazu kristāliņu, un es šeit viņu neatnesu. Nu, nekas. Nu, redzēsiet bildēs smukās. Bildēs, piemēram, viņš mēdz augt kristāliem rozā kvarts, bet tas ir liels retums un kaut kāda apmēram tāda izmēra, tādas drūziņas tūkstošiem maksā internetā, ja mēs skatāmies. Un tad vēl mēdz būt, šis te kvarcīts mēdz būt divu veidu, es jums šodien stāstīšu un rādīšu, kuriem tā krāsa rodās no diviem dažādiem avotiem. Un pārsvarā tas rozā kvarts, kas uz doto brīdi ir visur nopērkams, viņš ir ar cita minerāla dumurtierīta piejaukumiem. Tātad kristāli mēdz būt ļoti, ļoti reti. Kaut kur jūs varbūt redzējāt rozā ametistu, ja? Ametists, redzējāt laikam tāds drūziņas pārdod rozā ametists saucās, ja? Ametists pēc Mindat, tas ir Starptautiskās mineraloģijas asociācijas mājaslapa.
Ametists ir violets kvarca paveids. Ja? Tātad, ja viņš nav violets, viņš jau vairs nav ametists. Ja? Un attiecīgi tur vai pārdot, piemēram, sudraba ametistu, ja? Kad viņš ir balts, ja? Nu, viņš jau vairs nav ametists. Un tātad, bet rozā, ja viņš saucās rozā, nu tad jau viņš ir rozā kvarts. Tātad, ja jums pārdod kāds rozā ametistu, nu tad īpašības mēs ņemam un to raksturu, to personību, to arhetipu mēs ņemam rozā kvarcu, protams. Ja? Tātad, jā, viņš sastopams divos veidos, kā drūziņas, kas ir ļoti reti, un pamatā tas ir kvarcīts. Ja? Tātad tā ir tāda kalnos milzīgas masas, viendabīgas, bez kristāliņiem, bez drūziņām, vienkārši masa, tāda granulēta masa. Un jūs tos gabalus varat redzēt šeit, tāda, diezgan lēts variants ir šis vēl nav lētākais, viņš mēdz būt pavisam tāds necaurspīdīgs. Varat palaist pa aplīti. Un, tādā veidā masā lielā viņš aug. Es jau pastāstīju, ja, ka kvarcīts ir tas iezis, un tad no viņa veido jebkādas figūras, visu kaut ko. Vai nu bijis kaut kādas tādas smukas drūziņas, kuras maksā lielas naudas. Es pirku tādus mazulīšus, viņi arī bija diezgan dārgi, bet, protams, ka ne simtus un ne tūkstošus, bet arī liels retums. Un ļoti bieži rozā kvarts arī aug virsū dūmakainajām tādā veidā. Ja kaut kas tāds sastopams. Mēdz būt tas iezis kvarcīts, rozā kvarts, viņš mēdz būt divu veidu, kā es jau teicu. Divos veidos viņam veidojās tā krāsa iekšā. Un visvairāk uz doto brīdi pasaulē ir ar dumurtierītu, ar dumurtierīta iekļāvumiem. Pats pa sevi dumurtierīts ir pārsvarā atrodams. Es domāju, ka vairākumam no jums kolekcijās ir dumurtierīts, tāds zils akmentiņš, diezgan pelēcīgi zils, nekas īpašs, tumšs zils. Bet, kad viņš ieaug kvarcā iekšā, viņš veido tādus ļoti skaistus zilus pušķīšus. Un pārsvarā pamatā dumurtierīts ir zils, bet viņš mēdz būt arī rozā. Un tas rozā kvarts, kuram ir īpaši tas asterisma efekts, zvaigžņu efekts, šai lodei viennozīmīgi ir. Un ja kāds, katra metamineraloga viens no galvenajiem darba rīkiem ir telefona lukturītis. Atverat man lūdzu kāda. Jebkurā veikalā, kad jūs ieiet ar akmeņiem, pirmais, ko jūs paķerat, lukturīti telefonā, un tad visus akmeņus spīdinam cauri. Paskatieties, tā, tūlīt es atradīšu to leņķi. Jā, var redzēt to zvaigzni. Nu jā, tā. Redzat, jā? Paldies. Un tas zvaigžņot viennozīmīgi, vairākumam no šiem, izņemot laikam šo, viennozīmīgi šo, es domāju, ka vairākumam no šiem ir tas efekts. Šim viennozīmīgi ir tas efekts, es to jau skatījos. Un arī spīdinot ar lukturīti vienkārši, jūs varēsiet saskatīt, kur viņš te ir. Kur ir. Var redzēt, jā? Ir redzams tas 6 stūru stari, jā? Var redzēt, jā? No šitās puses ļoti labi redzēt. Jā, tūlīt es parādīšu no šīs puses. Stariem jābūt. Jā, rekur. Tā kā bildē, jā. Stari. Redzat, jā? Es tur redzu vien kaut kādu šķērsām pāri. Un tā? No šitās puses. No otras puses. Vot šitā, jā, vot tā. Var redzēt? Var, jā. Nāk 6 stariem. Jā, un dumurtierīta iekļāvumi, redzi? Jā, redzi. Dumurtierīta iekļāvumi ir smalki tādi matiņi,
Un dēļ tā, ka tie matiņi, un kad viņiem cauri iet gaisma, rādās šis efekts. Man īstenībā šajā gredzenā ar īpašu gaismu arī var redzēt, var redzēt šo efektu labi. Es nezinu, vai jums ir redzams. Kā man to parādīt? Tu varbūt pirksts atspīd. Ir višķiņ. Ir, ja? Nu jā. Man tā šajā gredzenā arī ir. Nē, tas ir rozā halcedons. Tas ir mikrokristāliskais kvarts halcedons šeit. Īstenībā viņi ir diezgan līdzīgi, bet kad apstrādāti. Vienīgais makrokristāliskais kvarts pārsvarā gandrīz vienmēr ir tāds dzidri caurspīdīgs. Nu, ja viņš ir labas kvalitātes akmentiņš. Bet halcedoni, mikrokristāliskais kvarts, kuram ir tas sievišķais, kuram ir guļošais kristāliņš, viņš nekad nemēdz būt dzidri tīrs. Viņš vienmēr būs duļķains kā ķīselīts. Ja? Ne dūmakains, bet duļķains. Viņš tāds kā dūmakains ir, bišķiņ citādi. Nē, jā, bet fakts ir fakts. Viņš nav dūmakains, viņš ir tāds tieši duļķains. Jā, ķīselīts, kā šitā te kartupeļu cietas ķīsels. Ja? Un šīs ir ļoti labas kvalitātes rozā kvarts. Pirmais ir, ka viņš ir košs, otrais ir moments, ka viņš neizbalē saulē. Jo cita veida kvarts, rozā kvarts, kur es arī rādīšu, viņš pārsvarā izbalē saulē. Šis te variants viennozīmīgi, viņš ir tāds parastais, un viņš izbalē saulē. Viņam citā veidā rodās tā krāsa. Un tad dumurķierīte, viņš parasti tāds košs smuks, jūs varat redzēt to košo krāsu, kāda viņa te ir, tāda koša rozā, nevis bāla pavisam. Un rotām viņu ļoti labi izvēlēties, jo rozā kvarts, kas ir parastais, kas nav ar dumurķierītu, viņš izbalē ļoti ātri un stipri ātrāk nekā ametists vai dūmakainais, jo ametists arī izbalē saules gaismā, jo rotām nebūs izdevīgi rotā izvēlēties parasto. Ja? Bet tagad arī pārsvarā ķīnieši tirgo pat AliExpressā šo Madagaskars, viņš saucās rozā kvarts, un viņam ļoti laba kvalitāte parasti. Tā, dumurķierītiņu es parādīju, kā viņš atsevišķi izskatās. Un tad tālāk ir divi veidi. Tad kvarcam ar dumurķierītu tā krāsa veidojās pateicoties dumurķierītam tam rozā, un tad viņa neizbalē. Un tādam bālākam un arī visām tām drūziņām krāsa veidojās pateicoties alumīnija un fosfora elementiem, kas tur tiek iekšā struktūrā un tad dod to krāsu. Un tad šie attiecīgi izbalē saulē diezgan ātri. Nevienmēr var vizuāli atšķirt šo un šo, kad ir ļoti koša, jo šis nemēdz būt ļoti košā krāsā. Bet šis mēdz būt bāls, tāpēc es vienmēr iesaku ņemiet košāku, bet košāks var būt krāsots arī, tūlīt es arī rādīšu. Tātad, UV stari, saulīte, var būt smuks rozā un saulītē vienkārši nēsājot ikdienā kaut kur tiekot ārā, viņš diezgan ātri izbalē rozā kvarts, ja viņš nav ar dumurķierītu. Jo dumurķierīts viņš tur iekšā jau ir. Un, ja mēs skatāmies lodītes, tad mēdz būt tas parastais, kas var izbalēt, un tad tā kvalitāte. Bet pat, ja mēs skatāmies to dumurķierīta rozā kvarcu, jo necaurspīdīgāks un bālāks viņš ir, jo viņš ir lētāks un attiecīgi, jo košāks un caurspīdīgāks viņš ir, jo viņš ir dārgāks. Un diezgan dārgs ir tas zvaigžņu. Ja? Un tad spīdot cauri gaismiņai, saulītē parasti ir ļoti var labi redzēt, vai ar lukturīti. Lukturītim ir tas pats efekts, telefona lukturītim, viņam tā īpašā gaisma, kur visi spīdumiņi redzami, kur visi tie efekti ir ļoti labi redzami. Tad to arī tādā veidā var ieraudzīt. Tad tie ir dabīgi. Problēma ir lodītēs tāda, kad daudz kur rozā kvarcu liek rozā to diegu un zemes kvalitātes tas diegs, un tad sanāk, ka tas diegs iekrāso iekšā to lodīti. Sanāk, lodīte ir laba, bet dēļ tā diega
Nu, tā sanāk dažreiz dažiem tirgotājiem. Viltojumi. Vispopulārākais viltojums ir krāsošana. Viņi paņem to lēto, gandrīz balto rozā kvarcu, dažreiz pat vienkārši balto kvarcītu viņi paņem un iekrāso jebkurā krāsā. Viņš ļoti viegli krāsojās, jo viņš ir ļoti tāds kā porains un tās plaisiņas viņam, viņš ļoti labi viegli paņem sevī to krāsu. Bet viņu vienmēr var redzēt ar lukturīti. Un it īpaši cauri spīdinot ar lukturīti, jūs varat redzēt tās plaisiņas ar krāsu. Un pat dažās bildēs, kad mēs skatāmies, ka pārāk košs ir tas kaut kā jocīgi. Necaurspīdīgs, bet košs. Kā tad tā var būt? Nu, tad mēs varam ieraudzīt tuvāk skatoties tādas rozā košākas plaisiņas, tā ir krāsa. Un spīdinot cauri ar lukturīti arī var labi redzēt tās plaisiņas. Nu, šeit tāds pavisam smieklīgs variants, bet te vismaz var labi redzēt, kā tas var izpausties. Ja? Parasti tas bālāk viss ir. Šito arī, starp citu, es atradu internetā kā rozā kvarcu. Jā. Un šito arī. Es tā viņu ieliku, lai jūs arī saprotat, ka, ka tas ir krāsots ahāts. Jebkurš halcedons ļoti vienkārši un viegli padodās krāsošanai. Un ja kvarcītā, makrokvarcā mēs redzam tās plaisiņas iekrāsotās, tad šeit mēs neredzam. Un viņš smuki iekrāsojās un ļoti bieži krāsot, paņem parasti pelēku halcedonu, iekrāso zaļā krāsā un tirgo kā hrizoprazu, piemēram, it īpaši, kad rotās ir, jo tu te nevar redzēt to struktūru, tos kaut kādus tos defektiņus. Ja? Jo mēs bieži varam noteikt pēc defektiem vizuāli. Diezgan viegli var pēc defektiem noteikt, bet ja defekti nav, ja tas ir dārgakmens, tad labāk proves birojas, tomēr tad tur precīzāk pateiks, jo uz aci nevienmēr var noteikt. Bet te viss ļoti vienkārši, te viss ir saprotams. Vispār visi šitie te ahāti, tīģera acis, ko tirgo tur zaļa, rozā, vēl kaut tas viss ir krāsots. Un visi ahāti, ja jūs redzat zilu, violetu, fuksijas krāsā, tas viss ir krāsots. Jā, un es tādu brīnumu vēl atradu. Šito arī tirgo kā rozā kvarcu. Pilnīgi iespējams, ka bija paņemts kaut kāds lētāks rozā kvarts un pārklāts ar titāna pārklājumu, jo vienkārši kristālus un galtovkas arī, tos apstrādātos arī ņem un pārklāja. Tā spīdīgāk cilvēkiem jau labāk patīk tas spīdīgais, bet tas ir mākslīgi veidots. Mākslīgi veidots smukums. Tam arī ir sava nozīme, kursā es par to stāstu. Tajā lielajā kursā es par to stāstu. Tam arī ir sava nozīme un to arī var izmantot. Īstenībā tādas lodītes, ja jums gadījumā kolekcijā ir, nemetiet viņas nost. Viņas var izmantot konkrētos gadījumos, ja cilvēkam vajag kaut kur uztaisīt nedaudz smukāk nekā tas ir īstenībā. Ja? Un tad var pielietot tādus akmeņus arī. Tādu mākslīgu smukumu pielikt klāt. Labā ziņa tā, ka viņas ir dabīgi. Jā. Nav plasmasa, nav stikls. Es neesmu redzējusi plasmasas rozā kvarcu vai stikla rozā kvarcu. Neesmu. Varbūt jums bija kādreiz pieredzēja vai nē? Man nebija, jā. Tā kā, viņš ir diezgan lēts, diezgan pieejams, tāpēc tādā veidā kā plasmasa vai stikla viņu nelieto. Vēl, protams, kad kvarcīts ir iezis, un tie ir pārsvarā tādi lūžņi, un no viņiem veido visādas figūras, un attiecīgi arī tādus kristālus, jā, bet tas nav kristāls. Kas ir kristāls? Kristāls ir, lai man var redzēt, kristāls ir katra minerāla visideālākā izpausme. Tātad bija doti minerālam, bija doti dabā tādi apstākļi un arī pietiekami ilgs laiks, lai viņš varētu pilnībā sevi izpaust un parādīt visu savu smukumu. Un tas ir kristāls. Un tad tas kristāls var mūs mācīt vairākas interesantas, var ietekmēt vairākas interesantas lietas, kas saistītas ar autentiskumu, ar individualitāti, ar sevis pasniegšanu. Bet, kad mums šito mēģina ietirgot kā kristālu, tad šis nav kristāls. Ja? Šis ir apstrādāts ar rokām, ar mašīnām, iezis. Ja? Un šim jau ir iedarbība, ja mēs saprotam to visu dziļāk, ne kā kristālam, bet kā iezim. Un iezis jau ir bišķiņ citādāk.
Kristāls ir vairāk par individualitāti, iezis ir par tā kopiena. Ja? Es esmu daļiņa no kaut kā vesela, es neizdalos, es vienkārši esmu viena kaut kāda kopējās masas šūniņa. Tātad es vairāk ne par individualitāti, bet vairāk par to kopā būšanu. Ja? Par to, lai būtu daļa no kaut kā cita, no kaut kā lielāka. Tas ir par iezi. Bet es zinu, ka tādas piramīdas taisa litoterapijai, ka enerģiju viņš var tā kā virzīt. Ja? Tā jau ir cita veida sadarbošanās ar akmeņiem. Bet es jau šeit par jēgu. Tā. Un metamineraloģija, rozā kvarca. Tātad, ja mēs ņemam rozā krāsu, rozā krāsa vispār nav par meitenēm. Ja? Ir jau daudz raksti par to, kad rozā krāsa meitenēm un zilā krāsa puisīšiem bija izgudrots 70. gados mārketinga nolūkos, lai varētu notirgot vairāk mantiņas bērniem, un tad uztaisīja tādu sadalījumu, bet īstenībā rozā krāsa ir divu vīrišķo krāsu savienojums, sarkanā un baltā. Un no seniem laikiem rozā krāsa bija puisīšu krāsa, bet vispār bērnu krāsa, un mēs šodien vēl tālāk runāsim par to. Un meitenes un sievietes nesāja vispār zilu un zaļu no senajos laikos. Tātad attiecīgi rozā krāsa ir doma, kur to aizlietoju. Tūlīt. Bišķi nogrums jau. Tā, jā, tas bija tas mīts par rozā krāsu. Bet rozā krāsa, viņa ir bērnu krāsa. Un attiecīgi, kad mēs strādājam ar rozā kvarcu, mēs mācamies bērnišķību. Mēs mācamies, mēs varam būt ar rozā kvarcu infantīli, mēs varam atļauties to sev. Mēs, tā kā rozā krāsa ir tomēr atvieglota ar balto krāsu, apgaismota sarkanā, tad mēs caur rozā krāsu strādājam ar mūsu dzīves enerģijas centru. Ja, ja kāds mācījās čakras, ja jūs ir saprašana par čakrām, ja? Ir? Tad tas ir dzīves enerģijas centrs, sarkanais centrs. Bet viņš ir atvieglots ar balto. Baltais ir nevainība, ir vieglums, ir tīrība. Pats galvenais tīrība un nevainība. Tātad visu sarkano, kas mums ir, visu to enerģiju, visas tās primitīvās, instinktīvās izpausmes mēs atvieglojam un padaram nevainīgas. Un tas ir ļoti daudz par mūsu ķermeni un mūsu ķermeņa pieņemšanu. Kā bērns pieņem savu ķermeni, jā, bērns nekautrējās, par nekautrību arī starp citu. Bērns nekautrējās skriet pa pludmali, plikiņš, un viņš pieņem savu ķermeni tādu, kā viņš ir, viņš mīl sevi tādu, kādu viņš ir. Obligāti ir jāskatās, vai ir iezis vai ir kristāli, bet tā kā tie kristāli, tās drūziņas ir ļoti reti, tad mēs to individualitāti vairāk ņemam nost, bet vairāk tas, ka mēs esam daļiņa no kaut kā vesela. Mēs esam visi cilvēki ir dzīves būtnes uz šīs zemes, un mēs esam visi šūniņas šajā pasaulē. Un katrs no mums piedzimst brīvs, kad mēs piedzimstam, visi mūsu instinkti, visas mūsu izpausmes ir ļoti vieglas un vienkāršas. Un te ir tā enerģija un ir tas vieglums, viss tas sanāk kopā. Tālāk pēc tam jau tev vajag darīt to, tev jāiet tur, tas viss uzgāžās mums virsū. Un kad mēs sadarbojamies ar rozā kvarcu, tad mēs mācamies to viegli iet, viegli uzvesties, viegli izpausties, viegli uztvert savu ķermeni. Te neiet runa par tādu svara vieglumu.
te ir iet runa par uztveres vieglumu. Par to, kā es viegli varu izpaust, nevis izpaust tur, kā es saku, vai kā es izpaužu savas tādas darbības apzinātas, bet kā viegli un vienkārši un atbrīvoti izpaust neapzinātas darbības. Tā tad būtu tā, visas valodas natural, естественный, dabīgs. Jā, paldies. būtu dabīgs. Jā, tālāk. Un šeit ir gan enerģija, gan tas no baltās krāsas nāk tas svaigums. Ja mēs ņemam kristālisko struktūru, tad rozā kvarts ir arī par sevis izzināšanu. Jebkurš kvarts vispār ir par sevis izzināšanu. Tātad šeit mums iet runa par mūsu ķermeni. Te mēs izzinām caur rozā kvarcu, izzinām savu ķermeni, izzinām savus tos pašus instinktus. Ja? Mēs apvienojam tagad visas tās īpašības. Mēģinam saprast, kā mums uzvesties, lai mēs būtu viegli, vienkārši brīvi, lai mūs nekas, kā mēs tagad virtuvē runājam, ja, nometu no pleciem to visu, es esmu tāda, kāda es esmu un viss. Un tas, kas te no malām man kāds kaut ko mēģina iestāstīt un saraut mani, tad šeit mums var nodarbojoties ar rozā kvarcu, mums var tie pleci aiziet tādā veidā. Bet tajā pašā momentā viņš nav... Viņš neprasa tev būt vienam, viņš nav par to individualitāti, ja viņš nav drūziņa. Bet es esmu tā kā daļa no kopējā, bet tajā pašā laikā es brīvi tajā visā jūtos, kā zivs ūdenī, ja? Tādā veidā. Ko es vēl nepateicu? Jā, kad viņš veidojās dabā, viņš veidojās pateicoties lielam spiedienam, lielam karstumam, un arī dažādiem šķīdumiem. Tātad savienojot ūdeni un uguni, mums kas ir? Tvaiks. Un tvaiks ir ļoti aktīva tāda substance. Tātad viņš ir arī ļoti aktīvs. Ko ar viņu būs labi darīt? Ķermenis aktīvi? Sportot. Jā, būs labi ar viņu sportot. Un pētīt arī sevi šajā ziņā, kādas aktīvas darbības ir vajadzīgas manam ķermenim, lai es justos viegli, vienkārši un brīvi, un lai es varētu brīvi izpausties, lai mans ķermenis būtu atslābināts. Viņš nedod atslābinājumu, bet viņš palīdz saprast, kas man jādara, lai es dabūtu to instinktu, savu instinktu sapratāt, ja? To vieglumu. Negluži. Tieši otrā. Ja viņš būtu koši sarkans, viņš dzītu uz priekšu. Viņš nedzen. Man ir te labi, es esmu te pati ar sevi, un man ir labi, es sajūtos labi no tā, kāda es esmu no dabas. No dabas es esmu tāda. Un kāpēc, piemēram, rozā kvarts skaitās tantras akmens? Jo tu atbrīvojies, tu atbrīvo savu ķermeni, un tu arī... citiem to savu ķermeni pasniedz dabīgi un viegli nesaspringstot. Tūlīt vēl būs bišķiņ tālāk ko es vēl gribēju pateikt. Jā, viņā ir ļoti, izejot no kristāliskās struktūras, viņam ir tā apzinātība iekšā, tas kontakts ar mūsu iekšējo es, un mēs varam ar sevi sarunāt. Ar jebkuru kvarcu mēs varam ar sevi sarunāt, bet tā kā viņš ir rozā krāsāts, ar to rozā krāsu mēs varam sarunāt ar savu ķermeni. Atkal, te ir ļoti daudz par ķermeni. Tiem, kuriem ir tas dumurtjerīts klāt, ja? Dumurtjerīts ir disciplīnas tomēr akmens, bet tā kā viņš ir rozā krāsā, tātad ķermeņa disciplīna. Tā atkal mēs atgriežamies pie tā, ka ir ļoti labi sportot ar viņu. Un kaut kādas visas ķermeņa atveseļošanas prakses ar rozā kvarcu var padot, no viņa var iemācīties, lai tas viss padodās vienkārši dabīgi atkal, ja? Atkal no dabas. Tā, kas vēl?
Labi, es iešu te tālāk, un tad vēl kaut ko, protams, vēl man nāks virsū. Jā, te ir par ķermeņa. Es tā kā es mīlu savu ķermeni, es viņu pieņemu, un es palieku skaistāka dēļ tā, jo es sevi uzskatu par skaistu. Ja es esmu dabas radība, tāda mani daba radīja. Vienalga, kāda es esmu tagad, kad es piedzimu, es biju tāda, tad es biju tāda, tagad es esmu tāda, bet es esmu dabas radība, un es esmu skaista jebkādā veidā. Un kad mēs to izstarojam, atcerieties, ko es pašā sākumā jums stāstīju, ja? To, ko mēs izstarojam, to mēs arī pievelkam. Ļoti bieži sanāk tā, ka ar rozā kvarcu tiešām var atnest, viņš nav mīlestības akmenis, mēs par to parunāsim vēl, bet ar viņa palīdzību var atrast to otru pusīti, jo es izstaroju to dabiskumu, to skaistumu un pārliecību sevī, jo es esmu skaista, es esmu dabas radība, dabas daļiņa, un jūs apkārt visi tikpat skaisti un tādi paši dabas daļiņi. Jā, kā tantras festivālā kāds ir bijis kādreiz, vai ne? Nē, man sanāca būt ļoti, ļoti savdabīga tāda atmosfēra, visas tās prakses un viss, un visi tādi atslābināti, visi kādi viņi ir. Viņi nestaigā pliki tur iekās. Ja? Bet tur ir pat dvēseli, nevis par ķermeni arī, bet par dvēselisko to izpausmi. Un tā, tas ir tā. Un tad tu vari piesaistīt to otru pusīti ar tādu pašu noskaņojumu. Un tad tas cilvēks arī pieņems tevi tādu, kāda tu esi. Un tad tu varēsi pieņemt arī to cilvēku tādu, kāds viņš ir. Mēdz būt rozā, pink un rožu rose kvarts. Ja? Un tā kā zinātniski skaitās, kad rozā ir šīs drūziņas, tas, kas izbalē, ja? Un tas, kas ar dumurķirītu, viņš vairāk skaitās rožu. Bet pat zinātniskajos avotos Mindatā ir rakstīts, ka tie tirdzniecības nosaukumi tā kā nav iedzīvojušies, un vienalga visi sauc par rose kvarts, jebkuru rozā kvarcu. Bet teorija sākotnīgi bija tā, ka sadalīt tos nosaukumus tādā veidā, bet kā sanāca, tā sanāca. Cilvēkiem vispār, kas ir vairāk, kas smukāk skan, rožu kvarts, protams, smukāk skan nekā rozā. Tāpēc to arī lieto to, kas ir smukāk. Un to skaistāko nosaukumu var taču vieglāk notirgot, ērtāk. Tātad, jā, daži mīti par rozā kvarcu, ko es gribēju izrunāt. Ja? Beznosacījuma mīlestība. Beznosacījuma mīlestība ir zaļie akmeņi. Un rozā krāsai nav nekāda sakara ar beznosacījuma mīlestību. Ļoti daudz, kur internetā, čakru nodarbībās, visur, kur jums stāstīs par to, kad rozā akmeņi ir sirds čakras, sirds centra akmeņi. Un arī beznosacījuma mīlestība. Es nezinu, no kurienes. Es ļoti gribētu to speciālistus pajautāt, no kurienes jūs to paņēmāt. Jo man ļoti gribās zināt viņu viedokli, bet nesanāca nekāda komunikācija, joprojām man neviens, tie, ar kuriem es runāju, viņi tā rakstīts grāmatā. Labi, tā rakstīts internetā. Bet kāpēc? Pastāst man, kāpēc. Nevar. Tā rakstīts, jā, un viss. Tāpēc, ja mēs skatāmies izejot no krāsām, tad, un arī no čakru, enerģētisko centru nozīmēm, rozā krāsa ir sarkanais plus baltais. Kāds tam sakars ar beznosacījuma mīlestību? Kāds tam sakars ar sirdi? Ja mēs skatāmies, piemēram, krāsu nozīmes un pievienojam krāsu nozīmes enerģētisko centru nozīmēm, tad rozā krāsa ļoti labi saskan šeit. Un šeit saskan zaļā krāsa. Visas psiholoģiskās, tieši no psiholoģijas viedokļa, zaļās krāsas nozīmes ļoti saskan šeit. Un rozā krāsas visas nozīmes, viņas visas ir šeit. Rozā krāsa ir par sevi un nekādā gadījumā ne par citiem. Ar rozā akmeņiem jūs nekad nedomāsiet par citiem.
Beznosacījuma mīlestība ir par to, lai domātu par citiem un darīt visu citiem, jo jums jau pašiem ir ļoti daudz. Ja mēs skatāmies ātrs ievads čakrās, ja mēs skatāmies 3 apakšējās čakras, saukšu īsāk čakras, man patīk labāk saukt enerģētiskie centri, bet lai īsāk ir. Apakšējās čakras ir ļoti materiālās, un viņas visas ir par to, lai ņemt, lai sev un saviem tuviniekiem. Un kad mēs jau uzpildījāmies, un mums jau ir daudz, mums nāk tas apgrieziens prātā, tagad kaut kas jāmaina dzīvē. Un tad, kad mēs jau esam uzpildīti, un mums viss kaut kā ir daudz, gan enerģijas, gan baudas, gan materiāli labumi, mēs esam gatavi dot, un tad sākās tā mīlestība. Tad mēs sākam no sirds visiem dot gan enerģiju, gan baudas lietas, gan arī materiālos labumus, ziedot kaut ko un palīdzēt cilvēkiem un dziedināt un tā tālāk. Un tas viss nāk caur sirdi. Rozā krāsa nav par to nekādā veidā. Viņi ir par sevi, par to, lai mana enerģija ir viegla, nevainīga un dabiska. Tas ir par beznosacījumu mīlestību. Ja jums rodās kaut kādi jautājumi lekcijas laikā, jūs droši varat mani pārtraukt un uzdot, es neesmu pret par to. Tālāk, un šeit būs tie zaļie akmeņi, jo arī zaļās krāsas nozīme psiholoģijā ir tāda, kad mēs jau esam mierīgi, jo mums ir tā iekšējās bagātības un ārējās īstenībā arī sajūta, daba, viss plaukst, viss aug, ražīgums. Tātad zaļā krāsa ir par to, ka mēs esam gatavi jūs visus te mīlēt, visu pasauli, jo man ir daudz un es varu dot. Rozā krāsa, rozā akmeņi. Man ir maz tās enerģijas, man ir maz pašpārliecības par sevi un savu ķermeni, un man to vajag sadabūt kaut kādā veidā. Un ar rozā akmeņiem strādājot, mēs varam to iemācīties, izturēties dabiski. Tur taču vairākas tēmas vēl palika. Attiecībām, par attiecībām es bišķiņ jau pateicu, jo kad mēs esam dabiski, kad mēs sevi pieņemam un mīlam, mēs to translējam un attiecīgi mēs varam pievilkt partneri, pievilkt cilvēku, arī vispār apkārtējie cilvēki, kas mums apkārt, ne tikai vīru pievilkt, bet vispār mēs dabiski pret viņiem un viņi dabiski pret mums, tātad tas uzlabo arī attiecības. Kvarts vispār kā tāds ir par attiecību uzlabošanu, par komunikāciju, par draudzīgumu, tas pats galvenais. Jebkurš kvarts ir par draudzīgumu, jo kvarts ar visiem draudzējās. Viņš visus sevī pieņem, viņam mīl saukt, viņam ir ar visiem ļoti labi un forši. Viņš visur lien arī, kur viņu neprasa, bet viņš visur ir. Tāpēc viņš ar visiem labprāt draudzējās, un to mēs varam arī no viņa iemācīties. Par attiecībām pateicu, par auglību. Par rozā kvarcu un auglību te ir apšaubāmi. Sarkanā krāsa, protams, ir par auglību, un dzels. Šeit gan nerodās krāsa pateicībā dzelzim, Dumurtierītam ir dzels klāt, un tur tā krāsa varētu būt, nevarētu, bet ir no dzels, bet viņas tur ir tik maz, ka tās dzels enerģijas viņas ir, bet pārāk maz, tā kā tās sarkanās rozā kvarcā ir nepietiekami auglībai. Auglībai tomēr vajag tos sarkanos, un zaļos arī varam izmantot attiecībā no tēmas. Un arī tā kā rozā kvarts ir tomēr tāds zīdaiņu, bērnu, ķermeņa nevainīguma, tātad viņš vairāk tomēr būs par to, lai saglabātu savu ķermeni nevainīgu, nekā un domāt par to savu ķermeni, nekā taisīt bērnus. Mans viedoklis, ka viņš nav gluži par auglību, kā tādu. Ja mēs ņemam kaut kādu akmeņu komplektu, kas būtu domāts auglībai, viņi vairāki varētu būt, tad rozā kvarcu es tur neiekļautu tajā komplektā. Bet varbūt kādam ir kāds cits viedoklis uz šo tēmu.
Maigumam. Tā krāsa ir, es paņēmu tādus vispopulārākos teicienus par rozā kvarcu no interneta. Ja? Maigumam. Ja mēs skatāmies krāsu, krāsa jums, viņa ir maiga priekš jums. Šī rozā krāsa ir maiga. Ja? Bet, ja mēs ņemam rokās, varat ņemt rokās, vai jūs jau to darījāt, maiguma tur nav. Ja? Jebkurā apstrādātā akmenī maigums ir, bet arī šeit, ja mēs, piemēram, paņemam apstrādātu serafinītu, ja kāds tavs, pat kalcītu, viņš ir stipri maigāks, stipri mīkstāks. Ja? Kas mums te vēl maigs tāds mīksts ir? Es tagad pēkšņi ģipsis, ja? Atlases špats, kuru visi sauc par selenītu. Viņš paņem rokās, viņš ir tāds mīksts un maigs. Šis, tomēr nav. Var just pat apstrādātā akmenī, jūs varat paņemt tos apstrādātos lielos mazos un pataustīt un sajust, ka viņš ir tomēr, nav viņā tas samtainums, tas maigums, kuru mēs rodohrozītu mēs, piemēram, paņem. Kaut vai rodohrozītam arī nevienmēr tas maigums ir sajūtās. Viņš tāds šarps visbiežāk. Te nav tāds baigais maigums. Ja? Mēs varam dabūt tādu vizuālo maigumu, bet tas maigums nebūs tāds maigums. Tā kā omīti, piemēram, apskauj, ja? Tie mīkstie akmeņi, viņi būs tādi kā maigi, maiguma sajūtu dos. Šeit dos, es varētu būt maiga pret sevi. Ja? Bet tas maigums, viņš tāds. Nosacīts ļoti. Tā kā es neteiktu, ka rozā kvarts pilnīgi tā būtu maiguma akmens. Viņš jau divējādi sajūtas izraisa. Jā. Tā kā smuks, bet pašā laikā... Tas ir kā kuram. Tas ir kā kuram. Jo šīs īpašības, ko es šodien jums saucu, vis kaut kādas, viņas tev nav vajadzīgas uz doto brīdi. Ja? Tātad tev dzīvē nav tādi apstākļi, kur šādas īpašības būtu vajadzīgas. Ja? Ne jau tāpat tu esi melnajā mums šodien visi. Ja? Un kādam varbūt vajag, un tad tam ļoti patiks rozā kvarts. Un tā mēs ļoti labi varam sevi diagnosticēt. Ja? Ļoti interesanti, es tagad Evertos, kad biju festivālā, es taisīju tās ekspresa diagnostikas, vairāki cilvēki bija pie manis, un katrs cilvēks pilnīgi atšķirīgus akmeņus izvēlās. Ja? Un katram savs tas iekšējais stāvoklis, raksturs, un viņam uz doto brīdi katram no mums ir dzīves posmi kaut kādi. Un tajos dzīves posmos ir vajadzīgi dažādi akmeņi. Mēs nevaram izvēlēties vienu akmeni uz visu mūžu, tā tas nestrādā. Mēs paņemam tos akmeņus tad, kad mums kaut ko no viņa vajag. Man vajag pastrādāt ar savu ķermeni, viņš man patīk, es viņu nesāju. Bet arī bišķiņ viltīgi ir. Dažreiz mēs izvēlamies to, ko mums vajag, dažreiz mēs izvēlamies to, kādi mēs esam tagad. Un to arī jāmāk ieraudzīt un saprast sevī. Ja? Piemēram, es tagad ļoti pēdējā laikā cenšos tur sākt strādāt ar savu ķermeni. Un tā ir liela tēma. Un man nepatīk rozā kvarts, godīgi jums saku, jo man ir jāstrādā. Viņš būs par to, lai pastrādātu arī, jo viņš pietiekami ciets. Viņam tā cietība ir kā draugam. Viņš nebūs maigs, bet viņš nebūs arī pārāk bargs. Viņš tās, kā draugs, ej jau beidzot uz to zāli, ja, ej jau kaut ko dari. Un viņš arī aktīvs, viņā ļoti daudz uguns ir iekšā. No dabas ir uguns, ugunī radies. Man jau labāk patīk halcidoniņš rozā. Es labprāt pastrādāšu ar savu ķermeni, bet tā lēnāk un mierīgāk. Varbūt dažreiz guļot pat, ja? Ziniet, tā gultā ir tā ģimnastika, ja? Slinkajiem. Tāpēc, man personīgi patīk halcidons labāk nekā rozā kvarts, un es varu paskaidrot, kāpēc. Ja? Tas ir par maigumu. Varbūt jums vēl kaut kāds papildus jautājums par rozā kvarca. Varbūt jūs zinat kaut kādas rozā kvarca īpašības, kuras ir dzirdētas un kuras mēs tagad varētu apspriest, kurām es varētu piekrist vai apšaubīt. Nenāk nekas prātā? Jā. Kā internetā. Jā. Nē, es vienkārši domāju, varbūt tās rozā kvarts varētu būt tā kā viegla erotika. Jā. Okay. Tā ir ne seks, jo seks ir sarkanā krāsa. Te tieši būs erotika un pat bez turpinājuma. Tāds. Jā, tāpēc tantra.
Jo tantra parasti ir viss tas sākums. Priļuģie krieviski saka, kā to latviski pateikt. Jā, saprot, par ko iet runa. Tas viss sākums smukais, un mēs izjūtam viens otra ķermeni. Jo, jā, priekšspēle. Mēs izjūtam viens otra ķermeni. Mēs mēģinam saprast, nevis pat neizjust, jo rozā kvarts nav baigi daudz par sajūtām, jo viņam uz taustu viņš ir citādāks. Bet mēs mēģinam saprast viens otra, varbūt pat izrunāt, ja? Komunikācija viņā arī ir jebkurā kvarcā. Izrunāt tās visas mūsu erotiskās tēmas, kas mums patīk viens otram, kā mēs varam saskanēt. Un viss tas sākums, jā, tas ir par rozā kvarcu, viennozīmīgi. Protams, ka viņš ir par jaunību. Es jau pirms tam teicu, ka viņš ir par zīdaiņiem, ja? Bet viņš ir par jebkāda veida jaunību. Un kad mēs ar viņu iedarbojamies, mēs neapzināti mācamies palikt jaunāki. Un vienīgais tā ir problēma, ir dažreiz cilvēki, kas pārspīlē, un tad sākās, ka tur, 70 gados, 2 bizītes, jā, tāda kleitiņa rozā krāsā, un tad aiziet, jā, ar tādiem papēžiem knapi. Tas ir pārspīlēšana. To ar rozā akmeņiem arī var sadabūt, ja pārspīlēt, ja iet ar fanatismu katrā tēmā. Bet mēs te runājam par adekvātiem cilvēkiem, tāpēc tas ir katram akmenim, starp citu, kā arī katram arhetipam ir savi mīnusi un savi plusi. Šeit ir tas bērnišķīgums un infantīlisms klāt, ja? Bet viņš ar to visu var strādāt. Ja mēs ņemam kaut kādas atsevišķas īpašības, šis man mircināja, te parādījās. Piemēram, šim, es nezinu, kā jūs no turienes redzat, es no šejienes ļoti labi no augšas redzu, ka viņš tā ļoti no iekšas mirdz. Ja? Piemēram, kaut kāds, nezinu, tur man te kaut kāds bija pavisam tāds duļķains. Ja? Jā, šis, piemēram, tāds duļķains. Ja? Tad šis vairāk būs par godīgumu un atklātumu un par iekšējo spīdumu, jo it kā abi divi rozā kvarci, bet mēs skatāmies katru eksemplāru atsevišķi. Un tāpat kā mēs katru cilvēku, mēs nevaram pateikt, ka tur, nezinu, visi skolotāji ir vienādi. Ja? Profesija taču skolā, visi viņi vienādi. Nav taču pareizi, katrs cilvēks ir personīgi. Jā, nav taču visi atšķirīgi. Un tāpat arī akmeņi, katrs eksemplāriņš, viņš bišķiņ citādāks, kaut kur krāsa citādāka, kaut kur vairāk rozā mēdz būt, man ir viens eksemplārs, viņš gandrīz violets tāds, uz violeto vairāk, kaut kur tā krāsa ir gandrīz bāla pavisam tāda, ja? Bet te mazāk tās enerģijas, te vairāk tā nevainīguma nāk. Šeit tas iekšējais spīdums, tas mirdzums, tas godīgums un patiesums, ka es esmu patiesa pret jums visiem. Šeit kaut kas tur iekšā vēl, šeit es vairāk iekšā kaut ko sevī vēl attīstīšos un iepazīšu sevi vairāk. Šeit, jo caurspīdīgāks viņš ir, jo atklātāks pasaulē viņš ir. Tad es varu jau pludmalē iziet tādā peltkostīmā, nevis palagā, ja? Tā. Ko es vēl? Un, protams, kā ar rozā kvarcu mēs varam sajust skaistumu gan sevī, gan citos cilvēkos. To dabīgo, to īsto, to kas, pirms sākuma skaistumu. Neskatoties uz to, kādi ir mūsu pasaules ķermeņa normas un formāti uz doto brīdi, jo viņi arī visu laiku mainās. Bet mēs ar rozā kvarcu saskatām īsto cilvēka būtību. Un to nevainīgo, kas lūdzu? Jā, protams. Tās ieslēgumi ir viena lieta, bet, teiksim, tās tā kā plaisiņas, jā? Jā. Kā viņš tīri tehniski no tādas plīšanas, jā, viņš ir tur kaut kā tas var būt no temperatūrām, bet visbiežāk tas ir no dabā jau kā viņš veidojas. Dabā iet, jā, kā veidojās, un jo viņam bija mierīgāki apstākļi, jo viņš vairāk, kā es jau pateicu par tiem kristāliem, te ir tas pats, jo viņam bija vairāk iespējas
ideāli izpausties, ja, pat ieža veidā, tad ir vai nu caurspīdīgāks, vai nu tie kristāli, dažreiz, kad ir iezis no dažādiem minerāliem, tad tur kristāli tā smuki redzam iezī. Šeit tas caurspīdīgums, bet jā, plaisiņas jebkurā gadījumā, kad tur kaut kas notiek, nu tad bišķiņ tās plaisiņas sanāk. Dažiem ir vairākas, viņas te var redzēt daudz, piemēram. Ja? Piedod to spīdumu, tieši tā plaisiņa. Te spīdumu dod dumurķerīts iekšā, jo šim ir tas zvaigžņu efekts un viņam ir tas spīdums no dumurķerīta. Šeit arī ir tas dumurķerīts iekšā un viņš arī dod, tie matiņi dod. Caurspīdīgums kopumā ar tiem matiņiem dod to iekšējo spīdumu, tādu interesantu, un šim arī tas ir. Šis arī laikā, ne? Tāds zilbenīgs. Viņi visi, pārsvarā izņemot laikam šo un šo, šie ir visi ar dumurķerītu man. Kaut kā, jā, es viņus te, par šo es gan nezinu, bet varbūt arī, bet šis vēl tā apšaubāmi. Uz aci nevienmēr var noteikt. Dažus tiem, kam ir tas staru efekts, tas zvaigznes efekts, tie ir ar dumurķerītu, tas ir saprotams. Dažreiz tādas, es varu noteikt šeit pēc plaisām, ka tas ir tas ar dumurķerītu, bet es nevaru paskaidrot, kāpēc. Es zinu, ka tas ir tas pēc šīm plaisām, bet es nevaru paskaidrot, kā viņas atšķirās no šīm plaisām, ja? Bet atšķirās. Tālāk. Vēl, es atbildēju? Jā. Un viņš ir pa pieskārieniem arī. Komunikatīvs, kā jebkurš kvarts, bet šeit ir ķermeņu komunikācija, un kā tu jau prasīji, jā, tā pati erotika, un te ir pieskārieni, bet viņi vairāk tādi izzināt viens otru, kā es jau arī minēju agrāk. Nevis jau kaut ko konkrēti darīt, kā piemēram mēs tur ar almandīnu granātu varam darīt lietas jau, bet ar rozā kvarcu mēs pētam, mēs pieskaramies, kā tev tā būs labi, jā, tā būs labi, un mēs, un arī komunicējam tā visa laikā arī, tāpēc jā, tantras akmens viņš ir. Jā, brīvība, izvēles brīvība, protams, ka arī. Un mēs, tā kā mēs izstarojam skaistumu, mēs neapzināti paliekam skaistāki un jaunāki arī. Ja? Tā. Rozā kvarts un skaistums. Vai vispār kā jums rozā kvarts jutāt no tā, ko es stāstīju, atšķirība no tā, kas ir internetā? Vispār teikšu, ka labi. es neesmu zinājusi. Ļoti interesanti. Daudz kas jauns nāk klāt, jā. Man likās tā viss, ka tie horoskopi un tas internets. Jā. Nē, ir jau grāmatas arī, ja interesējās, bet es tā šausmīgi daudz neinteresējos. Par to rozā kvarts, jā, viņš jau vispār jauks. Man patīk. Jā, jauks, jā, superīgs. Katrs akmenis, es jums vairāk pateikšu, katrs akmenis ir jauks. Vienīgais tagad šajā dzīves situācijā, vai šis raksturs jums ir vajadzīgs, šis arhetips, šī personība jūsu dzīvē, vai nav. Un tad attiecīgi viņš patīk vai nepatīk. Ja jums patīk, tāda rozā kvarca tēmas jums uz doto brīdi ir aktuāls tādā vai citā veidā. Vai nu jums šīs īpašības ir jau, vai nu viņas vajag sadabūt, bet jebkurā gadījumā ir aktuāls. Ja patīk, ja nepatīk, tad nav aktuāls. Ja vienalga, tad vienalga. Man jau laikam patīk visi akmeņi, ka es kādreiz apskatos, tad man viņi visi patīk. Es tikai nezinu, vai viņi man dara, jā, bet liekas visi tik jauki, tik tādi krāsās un tā. Tas tā liekas, jo es, kad taisu diagnostikas, cilvēki arī saka, man patīk viss, pēc tam es skatos, es saku, tagad izvēlēs to, kas vislabāk patīk. Un tād sāk parādīties arī tie, kas nepatīk, izrādās. Jā, jā, kāds bija jautājums? Es tikko iedomājos, jūs teicāt par to, kas patīk. Vai tur ir arī atšķirība tam patīk, bet, ja runājot par rotas lietām, to, ko gribētos arī valkāt, varētu būt atšķirības.
patīk, bet negribētos varbūt valkā. Jā, tā varētu būt. Man tā tēma patīk, bet ne priekš manis. Bet vispār man tā tēma patīk. Vispār man erotika patīk, bet es tā kā negribētu tagad ar to nodarboties. Vispār man jau patīk, kad cilvēki pieņem savu ķermeni. Nu, bet laikam es tagad, tā nav mana tēma, ar ko es tagad gribētu nodarboties. Jā, ne šodien. Varbūt pēc tam, bet varbūt atnāks. Un, ziniet, kā dažreiz sanāk ar akmeņiem, es tā, lai kamera labāk redzētu. Dažreiz sanāk ar akmeņiem, ka šodien man gribās, rīt man jau negribās. Bet nav jāmet ārā. Pēc nedēļas atkal sagribās. Man ir tā, ka man bija akmeņi, kurus es gadiem, es vienkārši valkāju un nevaru apstāties. Heliolīts, man vienkārši kā traku uz to heliolītu. Tagad viņš man viss guļ. Es katreiz atnāku, paveru lādīt, kāds smuks. Bet vai vilkšu? Nē, nevilkšu. Man tas viss jau ir, man viss notiek, es visu atrisināju, visu sadabūju ar to akmeni, ko man vajadzēja. Es eju tālāk, man tagad apsēstība ar topāzu. Viss. Man agrāk es viņu pat neredzēju, es pat nezināju. Es zināju, ka ir topāzi, bet man pat ne kolekcijā nebija, man vispār vienalga bija. Tagad man tie topāzi visur. Un pēc tam paies laiks un būs atkal otrādi. Varbūt kaut kas atgriezīsies, kaut kas nāk klāt un tādu. Un tas ir pilnīgi normāli. Vēl kaut kādi jautājumi? Bija tā, kad ir atšķirība sajūtama rozā kvarcā nekā visur stāsta un raksta, jā? Bija kaut kas. Labi. Kaut kas jauns. Es nesaku, ka tas, ko es saku, būs pilnībā atšķirīgs no viss tā, kas rakstīs. Protams, ka nē. Ir jau loģiski cilvēki un kaut ko jau saprotoši cilvēki. Un kāds kaut ko liek savu ne tikai no lapidārijiem un no meditācijām. Ja? Bet es dodu papildus. Un jūs varat savas zināšanas papildināt ar to, ko es jums vēl papildus dodu. Par to, kā pielietot rozā kvarcu dzīvē, tā kā viņš ir kvarts, višķiņ praktiskais, jā, tā kā viņš ir kvarts, jebkurš kvarts labi iedarbojās uz mūsu ādu. Nosacīti ir tā kā testi veikti, ka kvarts, silīcija dioksīds labi kontaktē ar ādu un pat varētu dziedināt tur, nezinu, ādas kaut kādas problēmas vai vēl kaut ko. Bet tikai jāsaprot, ka ir tiem akmeņiem jābūt aplipinātiem ilgu laiku, lai viņš sāktu iedarboties, lai tā ķīmiskā formula tik cietam akmenim tiktu jums kaut kur zem ādas, jo viņš ir ļoti ciets un viņš neatdalās. Ja mēs paņemam ļoti mīkstos akmeņus, kā piemēram to pašu ģipsi, tad mīkstais akmens, kad mēs viņu tur beržam, aiztiekam, vai viņš kaut kur tur pa galdu, viņam atdalās mikro kaut kādas tur daļiņas, un tad tās var tikt mums ādā vai kaut kādā veidā ķermenī, un var kaut kāda tāda ātrāka iedarbība būt. Bet jo cietāks akmens, jo ilgāk tas kontakts nāk. Un tāpēc tā dziedināšana notiek, bet viens no galvenākajiem aspektiem, viņš nenes nekādu kaitību. Ja? Tā kā nekā slikta no viņa nebūs, tikai, ja nav iekļāvumi. Kā tikko ir kaut kāda iekļāvuma, tad to nevajag izmantot ķermenim vai ūdenim. Ja? Ir diezgan populāri no rozā kvarca visādi tādi masāžu ierīces, ļoti labi var darīt. Galvenais obligāti jāskatās, lai nav kaut kas nolausts, tad var sagriezties. Kāpēc no rozā kvarca? Rozā kvarca lēts. Viņi daudz, iezi paņem, sagriež visu, ko vajag, tāpēc rozā kvarts. Īstenībā būtu kalnu kristāls vai ametists vai dūmakainais tikpat lēts un pieejams, taisīt no viņa arī un būtu arī visveselīgākais un vislabākais. Ja? Bet rozā kvarts ir vairāk, lētāk, tāpēc taisa no viņa. Bet, ja mēs skatāmies arī no metamineraloģijas viedokļa, tad mūsu ķermenim pilnīgi superīgi paņemt. Ja mēs mēdz būt tādi paši kociņi arī dažreiz ir sastopami no ametista vai no kaut kādiem citiem kvarts paveidiem. Bet, ja mēs strādājam ar ķermeni, tad rozā kvarts, protams, viss labāk. Jonija oliņas ir saprašana, par kas tas ir? Jūs jau laikam zinat, jūs nezinat, jonija oliņas ir vaginālo muskuļu trenēšanai. Tātad jūs trenēties turēt
iekšā un tādā veidā trenēt muskuļus. Ļoti populāri var izmantot rozā kvarcu, ļoti populāri ir nefrīta, ja? Bet problēma ir tāda, ka nefrīta vietā tirgot da jebko. Un ja mēs, piemēram, te ķermenī kaut ko lietojam, pat ar kaut kādiem iekļāvumiem vai kaut kas, nekas traks nebūs, ja? Bet ja mēs liekam iekšā tajā skābajā vidē un gļotāda un tur notiek visādas reakcijas un procesi, ļoti svarīgi, lai nebūtu nekādi iekļāvumi un lai mēs tiešām zinām, ko mēs turam rokās. Ar rozā kvarcu grūti kļūdīties. Mēs, kad viņu redzam, mēs gan vienmēr viņu varam atpazīt, un tāpēc mēs tā kā redzam, kas mums ir rokās un ko mēs varam izmantot. Nefrītu ļoti bieži nefrīta vietā lieto serpentīnu, pārdod AliExpress, pārdod jonī oliņas pat no lazurīta, ja, tu jūs jau zinat. Lazurītā pirīts ir iekšā, kurš kontaktējot ar ūdeni, ar skābi, nav starpība ar gļotādu, ar mitrumu, izdala sērskābi, tad nāk rūsa, un tad var viss sarūsēt. Jā. Tā kā rozā kvarcu tādā ziņā arī var lietot, tikai arī obligāti jāskatās, dažreiz nav labi apstrādātas šitās caurumiņi, un tad tur, lai galvenais, lai ass nekas nav, lai nesagrieztos. Eliksīros arī. Eliksīros nevar likt. Es neiesaku, ne tā, ka nevar, es neiesaku. Visi ir pieauguši cilvēki un paši zina, ko darīt. Neiesaku likt neapstrādātos. Tikai apstrādātos, jo šeit liekot ūdenī vai akmeņi viens ar otru, var kaut kāds gabaliņš nolūst un jūs varat viņu izdzert vai kaut kādā veidā. Tātad labāk, ja jūs taisat ūdens eliksīrus, tad labāk taisat tādus ar tādiem apstrādātiem akmeņiem un obligāti skatāties, lai tomēr nav nekāda iekļāvuma. Šeit ir dzels. Arī labāk nevajag, ja? Kas tur vēl nāca klāt netīšām kaut kur tajās plaisās. Tātad tā plaisa ir pietiekami plata, ka tur tas dzels ir iekļuvis, tātad varēja iekļūst arī vēl kaut kas. Un mēs nezinām kas, un mēs ne īsti gribam to savā ūdenī. Bet ja akmentiņš ir pilnībā tīrs un nekāda iekļāvuma tajā nav, mēs to varam jebkuru kvarciņu, ja mēs precīzi zinām, ka tas ir kvarts, ja? Nevis Bumblebee Jasper. Ja? Un tad mēs to varam likt ūdenī un taisīt eliksīrus. Piemēram, šajā te ametista kristālā ir getīts jau klāt, ir jau iekļāvumi, tādu es neiesaku. Kristālu vispār nav vēlams neapstrādātu likt. Tas ir par eliksīriem. Tādā veidā viņi var izmantot. Un sfēras. Izejot no visa, ko es šodien stāstīju, bišķiņ prakses, kādās sfērās jūs ieteiktu izmantot rozā kvarcu? Tur nevajag skatīties, te nav par rozā kvarcu, te vienkārši visādas tēmas saliktas vispār dzīves sfēras. Tas tā, bildītas pēc, bet es tagad jūs prasu. Tur nav vērts skatīties, īsti tur jums atbildi nav. Jūs pēc, izejot no tā visa, ko es stāstīju, kādās dzīves sfērās šis akmentiņš noderētu labi? Savākt sevi. Savākt sevi. Tātad kaut kāds, kā to var... Priekš sevis. Priekš sevis, labi, paldies. Ar ķermeni savu. Kāda tipa darbs? Sportā, bet arī varētu būt masāža, varētu būt fiskultūra, varētu būt masāža, piemēram, jo tas ir kaut kas aktīvs un kaut kas tāds, kas to ķermeni iekustina un dod to dzīvības enerģiju ķermenim arī, ja? Kādas domas? Fitness. Fitness arī, jā, tāds kaut kas, jā, kas vēl? Ja cilvēks, piemēram, ir tā kā noslēdzies un viss slikt LV, tad varbūt varētu to rozā kvarcu, lai viņš pastrādā pats ar sevi, ieraug sevī to kaut kādu gaismu, un tad jau var kaut kāds cits akmeņus pielikt klāt, lai viņš darbojas jau tālāk uz kaut kādām citām, bet primāri sakārtot to, negluži saknes to pozīciju, jo tur jau cita krāsa ir, bet tādā vieglākā formā, bišķīt ar maigāku tādu pieeju pret sevi, un tad
lai sev pacelt un nebūtu tas viss slikta. Jā, ļoti labi. Un kas tā ir pa sfēru? Tāda pašattīstības sfēra, principā, jā? Jā. Pašattīstība vai kaut kā, vienkārši, darbs ar sevi un pacelt uz augstākā frekvenci. Labi, paldies. Un mēs vēl runājam šodien par erotikas tēmu, jā, par seksuālu, par attiecību tēmu, bet te būs tā attiecību tēma ir ļoti plaša. Un te būs tā, divu cilvēku ķermeniskās attiecības. Šeit nebūs attiecības, kā tur bērnus audzināt, kaut vai. Šeit arī mēs, kad esam atslābināti un brīvi un dabiski, bērns automātā pārņem no mums tās iemaņas. Un tāpat kā mēs mācāmies no akmeņiem kaut kādas īpašības, tāpat bērns mācās neapzināti no mums kaut kādas īpašības. Un tad mēs varam tā pa ķēdīti nodot bērnam arī tās īpašības. Un īstenībā ļoti labi bērnam dot rozā kvarcu. Bērniem ļoti bieži dod rozā kvarcu, ja? Meitenītiem, puisīšiem īstenībā arī vajag dot. Tikai tā kā nav pieņems, jo mārketings tā izgudroja. Jo viņi mācās būt dabiski. Viņi mācās būt atklāti, dabiski, viegli, vienkārši un tādi, kādi viņi ir. Nevis tādi, kādus viņus visi grib redzēt. Tā, sfēras, piemēram, naudas sfērā, kā jūs teiktu? Kā viņš varētu izpausties naudas sfērā. Vat man vajag nopelnīt naudu. Un tad te man pēkšņi rozā kvarts uz galdam. Man liekas, ka neiet kopā. Neiet? Ja tu sevi pieņem, viņš paliek sevi tā kā pieņem savu ķermeni, un tad tu kļūsti arī pārliecinātāks, un tad tu arī var. Bet tad vēl kaut kas klāt, ko prasās. Jā. Taisnība ir? Jā. Taisnība ir attiecībā kāds darbs, ja? Jo darbs mēdz būt masiera darbs. Super, ļoti labi. Ielikt lielo rozā kvartu sev kabinetā pie masāžas krēsla, gan sevi attīstīt tajā jomā, gan arī katrs klients, kas nāk, viņš redz, viņš uzreiz grib, man tais tik ātrāk un vairākas reizes vēl, lai man ātrāk tas ķermenis ir, lai es ātrāk var atbrīvoties no visiem blokiem. Un arī, protams, kad mēs taisam kaut kādu naudiņu, taisam biznesu, mēs nevaram to darīt tā. Mums neviens nenoticēs, mēs tā naudu nenopelnīsim. Ja? Bet ja mēs darām to brīvi un atklāti un mūsu ķermenis ir brīvs, tad mums tic, mums uzticās, mēs esam atklātāki. Tātad, principā, liels noslēpums, bet jebkuru akmeni var izmantot jebkurā tēmā. Ja? Skatoties, tad tur ir tie bet. Tad var kombinēt ar citiem akmeņiem, un tad ir jāskatās, kāds ir cilvēks pats pa sevi, kāda viņam ir profesija, ar ko viņš nodarbojās, kāds viņam ir raksturs un ko viņš grib tajā jomā panākt arī. Ja, cilvēks jau pats ir tāds atklāts un brīvs, tad priekš kā viņam tas rozā kvarts, viņš viņam arī nepatiks. Ne tā, ka nepatiks, bet viņš viņam būs vienalga. Un nebūs tās gribas uz to. Vēl tāds moments ir obligāti jāsaprot, jāpievērš uzmanību, ja kaut kāds akmens nepatīk. Tieši nepatīk. Jo, ja viņš ir vienalga, tā smuks, bet es to sev negribu. Labi, tad tā tēma nav aktuāla dzīvē. Bet, ja nepatīk, tad ar to tēmu, tad tam ir jāpievērš uzmanību. Tad ar to tēmu ir kaut kāda problēma, kuru es negribu risināt. Un dažreiz ir jāpadomā, kāpēc es negribu risināt. Kārtējo reizi mans mīļākais jautājums, kāpēc? Un tad var apzināti, ziniet, kā tiek vaļā no fobijām. Sāk apzināti strādāt ar to fobiju. Ja? Piemēram, man visu mūžu bija drausmīga fobija uz zirnekļu tīkliem. Ja? Es mīlu, es zirnekļus varu ņurcīt par rokām, zirnekļu tīkli man ir bail. Es bļauju katru reizi mežā sēnēs, kad es lotāvot. Un kā es darīju? Es vienkārši nāku apzināti pie tiem tīkliem. Kaut kur es redzu, es apzināti atnāku, nevis tā, ka kaut kur tumsā viņš man uz galvas pēkšņi uzliekās. Nē, bet apzināti es nāku, es viņu aiztieku, es viņu mēģinu tur saprast, cik viņš ir ciets, kāpēc. Es pavēroju, kā zirneklītis viņu veidojas. Un es vispār tagad dzīvoju lauku teritorijā, un man viņi daudz tie apkārt visus katrā krūmā, tie zirnekļi, un man tā kā, man nav bailes vairs no viņiem.
Un tāpēc, kad mēs kaut kāda ir problemātiska tēma, mēs palēnam, padrusciņam sākam apzināti ar viņu strādāt. Un tad mēs varam pievērst uzmanību tam akmentiņam, kurš mums nepatīk, un sākt ar viņu apzināti strādāt. Izzināt, mēģināt viņu izzināt, mēģināt tā akmeņa īpašības, jā, viņš man nepatīk, bet saprast, kāpēc nepatīk, kas viņā nepatīk, kuras tieši viņa īpašības man nepatīk. Un tad jau var mēģināt piemeklēt citus akmeņus, kuri no citām pusēm šo tēmu mēģinās uzlabot, kuri jau patīk akmeņi, ja? Un tad viņi mēģinās izvilkt no tās tēmas, lai nebūtu tik šarpi tas viss. Tā, tēmas vēl, piemēram, kādas. Mēs jau sapratām, ka tēma ir pašizziņas tēma, ļoti, ļoti pašattīstības tēmā, ļoti labi palīdzētu, ja? Tad attiecība tēmā, jā, bet atkal nevis tā, ka beznosacījuma mīlestība kaut kāda, jā, bet citā virzienā. Nezinu, kādas vēl tēmas mums ir radošuma tēmā. Kā jūs uzskatāt, kā viņš varētu izpausties radošuma tēmā? Nu, kad mēs tur kaut ko, piemēram, radam, kaut ko zīmējam, kaut ko, nezinu, ādam vai kaut kā radoši vai dejojam, kaut ko radoši izpaužamies, kā viņš varētu mums palīdzēt? Atbrīvot ķermeni, ja? Saprotat tagad, nu, ka jūs jau sākat saprast viņu. Nevis tā, ka mēs te iemācījāmies 5 vārdus, ko viņš nozīmē, bet jūs jau sākat viņu saprast, kā viņu var kurās sfērās pielietot kādā veidā. Un es domāju, ka draudzībā, kādā veidā draudzībā viņš varētu izpausties? Atklātība, bet ar draudzību vajag uzmanīties. Tur var būt viens solis. Ar rozā kvarts un draugiem viens solis līdz jau. Aiziet vienkārši izdejoties ar to savu draugu. Jā, jā. Neko nedomājot, neejot pēc kaut kāda konkrēta patarna, kā visi dejot vienkārši. Kad ļaut kratīt ķermeni. Šitas tā saucamais ecstatic dance, ja? Vienalga. Kas ir, kad ieslēdz kaut kādu tic mūziku, un tad visi kratās un tā izārdīt. Jā, lieko. Atslēgt prātu, un tad ķermenis kustās, kā viņš grib. Un tad draudzene tieši tāpatās. Un galvenais, ka jūs abas divas to pieņemat. Jūs nesakat, kā tu tur tīzli vicini ar roku, bet Un arī viņa varbūt vēl izlāk to visu. Jā. Tas ir kārtīgi. Tā es to. Bet jūs pieņemat vienu otru. Tā tad mēs varam pieņemt arī viens otru, jo viņš ir iezis. Ja? Mēs pieņemam viens otru arī, jo mēs esam daļa no viena milzīga kopējā gabala. Es pieļauju, ka vairāki no šiem ir taisīti no viena, tā jūs redzējāt, tur tie milzīgie gabali. Viņiem tā tas varēja būt. Un starp citu, jā, par akmeņi, ka viņi tur, man akmeņš salūza. Tie ir lūžņi, tie jau ir lūžņi šeit, un no katra no viņiem sanāca smuks gabaliņš. Tā kā, ja kaut kāds jums akmeņš saplīs, salūza, par to ir jāpadomā, kāpēc viņš ir saplīs. Tātad viņš visticamāk no jūsu dzīves vai nu ir izdarījis, vai nu jūs, ja viņš ir salūzis vai saplīs, tad visticamāk jūs nedarat. Jūs viņu paņēmāt sev darbam, iemācīties, bet jūs nedarat to, ko viņš translē. Ja? Un tad sanāk disonans starp jūsu un viņu enerģiju. Un tad viņš var saplīst no tā. Tā kā dažāda līmeņa vibrācijas notiek, un tad viens no oponentiem saplīst. Ja? Apvainojās un saplīst. Nē, no akmeņa ne. Mēs jau tikko izrunājām, ka akmeņi, viņiem ir cita bišķiņa, viņi neapvaino. Izdarīs savu darbu, tā arī varbūt izdarīs savu darbu un viss pamet. Zini kā, kad viņš plīst, kad viņš izdarīs savu darbu, viņš parasti pazūd. Viņš pazaudējās kaut kur vai no... Pēc tam varbūt atradīsies pēc gada vai 2. Jā. Viss nokrita, kanalizācijā iekrita, kur tu pēkšņi kanalizācija bija. Jā, un tur ir 2 momenti. Vai nu viņš atstrādāja, jau viss vairs nav vajadzīgs, bet visbiežāk, ja viņš ir atstrādājis un nav vajadzīgs, tad viņš vairs nepatīk.
ne tā, ka nepatīk, viņš jau viss, es viņu vairs negribu vilkt. Bet ja viņš ir saplīs, viņš ir aizbeidzis no tevis, jo, viņam ir viena līmeņa, ir tās skaņas vibrācijas, piemēram, ja? Un tad mēs katrs vibrējam uz savu tā līmeņu. Un viņam ir viena tā vibrācija, tev ir cita. Un tu negribi savu to vibrāciju līdz viņa līmenim paaugstināt. Un tad beigās viņš viss tur neskan. Tad dažāda tipa vibrācijas ar laiku vai salīdzinās, vai salauž viens otru var salauzt. Ja? Tā kā tas tā. Daudz maz mēs tēmas apspriedām. Varbūt jums vēl kaut kāda nāk tēma garīgums. Izrunāsim garīgumu. Garīguma tēmā, garīgā attīstībā. Baltā krāsa tur ir, tātad. Tātad kaut ko. Tātad būs. Kādā veidā jūs varat garīgajā tēmā viņu ielikt? Rozā kvarcu. Kas tad? Sevi pieņemot, pieņems citus. Arī, jā. Tad apzinātā jau līmenī mēs vienkārši. Jā. To runājot un aizmirstot, bet jau ieejot pūlī, tu saproti, es esmu un arī citi. Es esmu gaismiņa un citi gaismiņa. Jā, ļoti labi. Un te ir arī tāds moments, kad es ar rozā kvarcu varu panākt to iekšējo stāvokli un to saprašanu, ka katrs no mums ir daļa no Dieva. Jo, ja mēs pieņemam, ka visums ir viss vesels, viss apkārt mums ir no atomiem. Viss apkārt. Un gaiss, un mēs ar jums. Un, respektīvi, mēs visi esam viena masa, atomu masa. Visi viņi tie atomi, visi mums te apkārt kopā, un mēs esam daļa no tā visa. Tātad visa mūsu planēta un visums arī, mēs visi esam viena kopējā masa. Un mēs te ar rozā kvarcu un caur viņa īpašībām varam saprast, ka mēs esam daļiņa no tā visa. Un ja jau Dievs tajā visā arī kaut kā ir iesaistīts, tā tad mēs arī esam daļa no viņa, jo mēs esam daļa no visa kopējā. Un tas baltā krāsa, tā svētā, tā dievišķā, tā nevainīgā krāsa, kad saniet kopā ar to sarkano, mēs saprotam, ka mūsu ķermenis un mēs paši un mūsu visi instinkti, kas mums no dabas ir doti, viņi ir Dieva doti. Un te neiet runa par sirds centru un beznosacījumu mīlestību. Te iet runa par saprašanu, ka mēs esam visuma daļiņas, ka mēs esam Dieva daļiņas, ka mūsos ir, katrs to sauc pa savam, Dievs, visums, augstākie spēki vai vēl kaut kā, bet kaut kas jau eksistē, ja? Un te mēs esam daļa no tā, un viņš ir daļa no mums arī. Un mēs esam arī visi daļa viens no otra, un tas ir ļoti skaisti. Reiz? Tas ir par to, un tagad mēs ar jums skaisti pameditēsim. Esat gatavs? Bet ja ne, vienalga meditēsim. Tā, es tagad izslēgšu... Jā, mēs varam pāris minūtes, bet tā ātri jums tas laiks. Pēc tam vēl izrunāt, taču sagribēsies meditācija.